Kristaps ar draugiem pelna pins, kopā apmeklējot kino Citadele. Un tālāk dodoties ar taksometru. Pēc lieliskas nedēļas nogales Džokerklubā Kristaps pēdējā brīdī atceras, ka jāsteidzas uz pasākumu, ko draugi ieguvuši par kopīgi sakrātajiem pins. Ko esi nopelnījis tu? Piesakies pinsformī.com un pelni pins pie vairāk nekā 700 programmas partneriem Latvijā, pasaulē un iepērkoties internetā. Jūs redzat to pašu, ko es? Jā, jaunais zelta. Labākais laiks labiem draugiem. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Renault Captur no 170 eiro mēnesī. 4. maijā stipro skrējiens Sinevillā. Uzdrīkstēšanās, drosme, gribas spēks, kopības sajūta, gandarījums un pozitīvas emocijas. Piesakies stipro skrējiens LV par stipru Latviju! Sekojušos sastāvos. Esiet sveicināti, cienījamie futbola draugi. Virslīgas nomināli, formāli 3. kārta, praktiski būtībā 2. kārta. Šīs nedēļas nogales 1. spēle Kauguros, var teikt neliels Kauguru derbijs, Jūrmala pret Rīgas Daugavu. Rīgas Daugavu Kauguriem saistīti tādā ziņā, ka arī rīdznieki sezonas sākumā esmu bezdījis mājas mačus tieši Kauguros, kamēr vēl netiks uz zaļā laukuma Rīgā. Tieši arī nākamā kausa spēles būs Rīgas Daugavai, tāpat Kauguros pret Skonto, kad diezgan smieklīgi Rīgas derbijs notiks Kauguros. Abās komandās ir atsevišķas izmaiņas sastāvos, jo īpaši Rīgas Daugavas rindās. Tad ar vieskomandu arī sāksim. Vārtos palicis Jānis Krūmiņš, aizsardzībā Valdemārs Brauskis, Ģedrs Tomkevičs, Kārlis Kņūts, Denis Kačānaus, Rajus Itolnieks. 4 no šiem 5 spēlētājiem būs aizsardzībā. Domāju, mana versija tāda, ka Tomkevičs šajā mačā būs nevis aizsardzības malā, bet gan vidējā līnijā. Tad tālāk laukumā Mans Savens, komandas kapteinis Viļevs Kļuškins, Edgars Kārkliņš, Tāds Markevičs un Vitālijs Ziļs. Rīgas Daugavai 5 izmaiņas, Kņūts, Kačānaus, Vītolnieks, Markevičs un Ziļs. Visi pagājušajā mačā bija rezervē. Ventspilī nav pamatsastāvā Oleka Soloviča, Kristofa Blanka, Wernera Apiņa, Edija Jokstaņa, visi šajā mačā ir rezervē, kā arī Aurima Kuča malējā pussargi, jo viņam diskvalifikācija. Jūrmalniekiem 2 maiņas. Martos šajā mačā Igors Labuts, aizsardzībā Ivans Gluško, Pāvils Mihaļuks ar kapteiņu apsēju, Mitrijs Halvītos un Andrejs Panasjuks, vidējā līnijā Danils Romero, Danils Ulimbaševs, Orlando Pardons, Lukas Trekaričī un 2 uzbrucēji Kevins Gisī un Diego Silva. Nav šajā mačā pamatsastāvā Jūrmalai Juanma, viņš ir rezervē, un pat pamatsastāvā nav pagājušās spēles kapteiņa Maksima Rafāļska. Līdz ar to vietu pamatsastāvā ir iegūši Trekariču un Gisī, kuri pagājušajā mačā bija šeit pat tribīnēs. Manuprāt, arī Koņeva prāt būtībā viņi 2 ir šīs komandas potenciālie līderi. Redzēsim, kā viņums izstīsies laukumā. Izstāst, ka arī nelielas izmaiņas ne tikai sastāvā, bet arī vispār izvietojumā. Pagājušajā spēlē bija tāds par Romtu, laikam viņš nevar saukt vidējā līnijā vairāk 4-1-3-2 ar Silvu un Hānu priekšējā līnijā, tad tā izstāst vairāk pēc 4-3-3, 4-1-4-1, kaut kas tam līdzīgs. Gisī ir vienīgais smēles uzbrucējs, Silva un šķiet, ka Romero ir pa flangiem. Un Trekariči kā uzbrukošais pusargs šajā mačā. Abas komandas pirmajā sezonas spēlē zaudēja, abas komandas šobrīd turnīra tabulā ieņem simboliski priekšpēdējo un pēdējo vietu. Pati pēdējā vietā ir Rīgas Daugava 0-2 zaudēja Ventspilī, Jūrmalai arī -2, bet 1 gūti vārti pret Jelgavu un līdz ar to 9. vieta 1-3 pret Jelgavniekiem.
Nu, tā mača sakarā ļoti daudz nepatīkamu ziņu bija apstiprināja gan Federbets, gan Latvijas Futbola Federācija, gan vēl viena cita. Pagājā noslēpumā, teiksim tā, paturēsim šo iestādi, apstiprināja, ka spēle bija aizdomīga, ļoti aizdomīgi raksta tieši līkums. Nu, tas, protams, neapstiprina, ka šī spēle bija sarunāta, bet aizdomīgi tā noteikti bija. Un arī pirms šīs spēles bija dažādas koeficientu izmaiņas, vēl dažas stundas pirms spēles sākuma diezgan strauji sāk krist koeficients uz Rīgas Daugavu, nokritās pat līdz zem 1,5, tagad jau atkal ir pakāpies. Tā kā, pasīsimies, ka šodien notiks laukumā. Es ceru, ka viss būs kārtībā šajā spēlē un nebūs jāatkārtojas par to, kas notika pirmajā kārtā. Gluško. Tā kā ir Gisija, Treka, Ričī, šobrīd jau Jūrmalēk ir ļoti tuvu optimālajam sastāvam. Nav, jau minēja Rafaļska nav, kas, tomēr potenciāli pamatstāv pusargs. Pieteikumā nav arī Benito Montalvo, bet pirmajā spēlē viņš arī nāca tikai uz maiņu, lai arī ziemā viņš lielākoties tika iespēlēts kā pamatstāvs spēlētājs. Tobrīd gan vēl nebija Bordona klāt. Iespējams, ka tieši tas lika Koņevam nobīdīt uz rezervistiem. Nav, protams, arī centrā aizsargi Nauela Guerrero, kurš, ar Mihaļuku viņam vajadzētu spēlēt aizsardzības centrā Halvito vietā, bet, pirms iepriekšējās spēles, daždienas pirms maču, tā Koņevs sacīja, ka Guerrero iedzīvojas ar viņa savainojumā, sadūrās ar ceļgaliem un putskrājas ļoti daudz ūdens viņam ceļgalā un riktīgi uztūcis, un skaidrs, ka tāds spēlētājs tādā stāvoklī viņš nevarēja spēlēt. Šajā mačā viņa arī nav pieteikumā, tāpat, jau minēja, nav Montalvo, nav Rafaļska un nav arī Maksimenko. No tiem, kas bija pagājušajā spēlē pieteikumu, Maksimenko gan laukumā toreiz negāja. Rīgas Daugavai atkal nav pilns pieteikums, ja Jūrmalniekiem ir visi 7 rezervisti. Pagājušā gadā tieši Jūrmalē incidenti bija ļoti bieži. Nebija aizpildīts viss pieteikums, tad tagad otrā spēle pēc kārtas no 2 iespējamām Rīgas Daugavai. Pagājušajā mačā, ja atmiņa neviļ, bija pieteikumā 17 cilvēki, tātad 6 rezervisti. Šajā mačā 5 rezervisti, jau pieminētais Solaviģis, Blanks, Apiņš, Joksts un arī Vāceks, Vāceks Roberts Ozols. Nav arī šajā mačā pieteikumā lietuviešu vācēji tāda Kaunecka. Viņš ir sezonas pieteikumā, bet, visticamāk, sezonas laikā viņš nebūs Rīgas Daugavā. Vismaz viņam tiek meklēts klubs. Tāpat nav arī gripa, nav un droši vien, ka nebūs ne gripas, ne Vadim gripas, ne Vitālijus Kavaļauska. Kavaļauskam jau, ja nemaldos, klubs bija atrasts gripam, par gripu nav informācijas, bet viņš arī bija traumēts. Tagad viņš bija pirms nedēļas vai 2 bija atbraucis uz Latviju, bet te viņš laikam jau esot aizbraucis projām. Savens. Zīs. Atvainojos, tas laikam bija tāds Markevičs, ar būmu tieši tāds Markevičs. Arī viņš pagājušajā mačā nebija pamatsastāvā. Vispār Ziemaskausā viņš parasti nāca uz Ziemaskausā un arī citās pārbaudas spēlēs. Viņš parasti nāca uz maiņu. Viņš vairāk tieši rotācijas spēlētājs sastāv dziļumam. Sulokmā Markevičs piespēl dziļam, palaiž garām Kārkliņš sit pāri gan vārtiem, gan arī sētai. Pirmais moments šajā spēlē Edgaram Kārkliņam. Atšķirībā no Jūrmalas šķiet, ka Rīgas Daugava nav mainījis izvietojumu gluži kā pagājušā gadā. Visu laiku spēlē 4-3-3, tieši tā Vītulnieks ir aizsardzības kreisajā malā. Sanāca redzēt pēdējo Daugavas pārbaudas spēli pēc sezonas sākuma pret Spartaku, kur zaudēja 0-3, un tajā mačā Vītulnieks tieši bija malējais aizsargs, un toreiz Tomkevičs spēlēja kā centra pusargs, tāpat kā ir šajā mačā. Tad toreiz Vītulnieks ļoti vāji izstījās šajā pozīcijā, bija acīm redzams vājies posms komandā. Redzēsim, kā būs šodien. Treka Ričī. Zaudē bumbu Lukas Koņevs arī no malas kliedz, lai Lukas piespēlē. Lukas ziņā noteikti leģionāriem varētu būt pats spēcīgākais. Varbūt, protams, vēl varētu tieši TV ziņā varētu pastrīdēties, varbūt tas pats Juanma, bet tīri laukumā, cik ir redzēs, Juanma, protams, atpaliek. Nav šīs pamatstāvs spēlētājs šajā izvietojumā. Ne pat izvietojumā, šajā modelī komandas. Labajā malā tur Silva, Treka Ričī tālāk Gisī so laukumā, sitiens bloķēts. Bloķēja viņa sitienu Kārlis Kņūts. Bijušais Jūrmalas Spartaka aizsargs, mums atsties no vārtiem. Protams, vēl Gisī arī piedēvuma labs CV spēlējis dzimtajā Ženēvas komandā Ženēvas Servet. Tieši tāds pats nosaukums, kāda komandā spēlē Kaspars Daugaviņš, protams, hokejā, nevis futbolā, bet Gisī ir nedaudz uzspēlējis Ženēvas komandā,
arī uzspēlējis Eiropas līgā, kvalifikācijas turnīrā gan guva viņš arī vienus vārdus tur, bet pēdējā viņa pieturvieta bija Spānijā, jāatmiņa 3. laikam bija līga, 2. vai 3. nav tik būtiski. Alkohāla komanda viņam pēdējā pietur bija. Gisīvi pats ir Šveices pilsonis, būtībā arī Itālijas, man liekas, pats viņam bija, bet futbola pilsonī viņam Šveices, bet pats viņš arī līdzīgi kā daudzi ārzemnieki ir argentīniešu izcelsmes, viņa gadījumā tā varam teikt. Pats viņš arī vēl jauniešu gados atgriezās Argentīnā ap 16 gadu vecumā, bet pēc tam atgriezās atpakaļ Šveicē. Sulaukumā Romero tālāk krienā sit Silva pāri vārtiem, vēl viens labs moments, šoreiz jau pie Jāņa Krūmiņa vārtiem, Silva krienā akrobācika sita, bet tomēr netrāpīja vārtu rāmī, tur labi nospēlēja, šitas bija Romero, kurš sadeva piespēli no kreisās malas. Moments ziņā 1-1 šajā mačā pagaidām. Varbūt arī pat nav mainīts izvietojums, šobrīd vismaz Trekariči spēlē, var teikt tādu otrā uzbrucēja, vienkārši uzbrucēja vietā. Varbūt arī tāds pats tieši kādu bija pagājušā spēlē. Pazīsimies vēl laiks saliks to pa vietām. Pārkāpums. Šeit no Silvas puses guļ tur Mans Savens. Jā, Silva, protams, pārkāpums. Šo maču tiesā Vadims Direktorenko. Aizrādījuši tikko Silvam uz līnijas, viņam palīdz Igors Tagijevs un Valds Koritko. Bet certais tiesnes šajā mačā ir Mareks Ķere. Kačānos arī aizsardzības centrā tajā spēlē. Ziemāčs vispār ganīs tika izmantots tikai kā centra aizsargs, nav vairs Pāvela Mihaģuka, šobrīd viņš ir pretējā nometnē, nav vairs Lidnekli Māģi, kurš atgriezās Lietuvā Traķu komandā. Markevičs, Sulopma piespēle, tur nospēlēja labi Halvītos. Ķipienāja, ka Mihaģuks ir pretējā nometnē, tad, piemēram, Dāgos vārtos ir Jānis Krūmiņš, bijušais Jūrmals pamatvārdsargs, Koņos viņu pagājušā gadā nosauc par vienu no labākiem spēlētājiem komandā tieši sezonas gaitā. Otrs, ko viņš nosauc, bija Ivans Liško, trešo viņš toreiz īstenībā arī nosauc divi viņa prāt izcēlās sezonas gaitā tieši ar stabilitāti, ar savu sniegumu. Vītolnieks, Kačānos. Raivs Vītolnieks, šī viņam jau virslīgā, jau ir otrā spēle, debitēja viņš pagājušā nedēļas nogalē, Ventspilī viņš toreiz gāja uz maiņu. Pats spēli gan neredzēja, tāpēc nepateikšu, kurā pozīcijā viņš izgāja uz maiņu, viņš, piemēram, Ziemaskausā, jāatmiņā viņš nospēlēja arī kā kreisās malas pussargs Rīgas Dāgos rindās. Pēdējā viņa pieturvieta tieši oficiālās spēlēs ir Tukums 2001. līgā, bet sezonu viņš sāka Ventspils dublieros, arī Ziemaskausā viņš spēlēja gan pie Ventspils dublieriem, gan arī pie Rīgas Dāgos. Asatam ar bumbu laukumu. Šajā spēlē Rīgas Dāgoja punkts stāvāja 4 leģionāri, visi lietuvieši, visi bijušie, visi gan ne, Borosiks nav, gan visi bijušie Kranas spēlētāji, vispār no Rīgas Dāgojas lietuviešiem gan arī visi ir kādreiz vai pagājušā gadā spēlējuši Paņevējuši Kranas komandā, Savens tālākā pagātnē, bet pārējie visi, tas pats Kūčis, tas pats Tomkevičs, Markevičs, arī Kauneckis, pagājušā gada Kranas pamatstāvu spēlētāji. Krānas bija liels problēmas ar naudu. Pagājušā gadā daudz spēlētāju sezonas otrajā pusē būtībā aizgāja no komandas, arī pat iesniedza prasību tiesā gatavu tiesāties, lai savas algas saņemtu. Tāpat arī Rīgas Dāgos galvenais treneris Arvids Krupskis bija Kranas treneris, gan Dotāņu toreiz strādāja. Tāpat bija arī plānos arī šajā gadā Dotāts strādāt Skrupskim kopā ar Aleksandru Stradiņu, bet Stradiņš beigās nepalika Rīgas Daugavā. Tikai arī Rīgas Daugavā gluži kā Spartaks dabūja Liepājniekus savu komandu, un pēc tam Stradiņš gluži kā savu darbu izdarījis, varēja iet projām. Tomkevičs zaudēja bumbu. Kļuškins. Tā kā Kučim ir diskvalifikācija, īstenībā tā neliela, varbūt, nevis dilēma, bet tā neliela intriga spēlēts kā balsta pusargs, tāda izteikti balsta pusarga Rīgas Daugavā nemaz nav bez Kuča. Kļuškins pagājušā gadā, kad Rečickis nevarēja spēlēt, parasti arī viņš, vēl Toms Šāls, protams, bija, bet Kļuškins varēja šajā pozīcijā aizstāt partners, un tas arī šajā spēlē redzams. Halvītos, aizmuguri Vitālijam Ziļam.
Tieši centra uzbrucēja pozīcija Rīgas Daugavai šajā sezonā diezgan paplāna ir aizgājis, projām ir Lukšis, viņš bija arī ziemā, bet, februāra beigās viņš nepalika, aizgāja atpakaļ uz Polijas komandu Vigris Suvalki, 3. līgas komandu, kur viņš spēlēja arī iepriekš. Nebija tas viņa pēdējais klubs, bet, man liekas, ka priekšpēdējais klubs pirms Rīgas Daugavas. Tieši šajā pozīcijā līdz ar to Rīgas Daugavai diezgan palielas problēmas ir. It kā kvantīvi visi kārtībā var spēlēt, galvā arī tas pats Kārkliņš un Blanks, ja vajag, var spēlēt kā centra uzbrucēji, bet, kvalitāte ziņā ir liels problēmas. Principā 2 uzbrucēji šajā pozīcijā ir Werners Apiņš, kuram šī pirmā sezona virslīgā, un Vitālijs Ziļs, kurš arī pagājušā gadā tomēr bija vairāk uz maiņu nācējis, diezgan maz spēlēja. Ziemaskausā Ziļs turklāt tika izmantots vairāk pat kā centra pusargs, kā uzbrukošais pusargs, nevis kā uzbrucējs. Gluško. Vītolnieks. Atpakaļ Jānim Krūmeņam. Krūmeņš pirms tam arī pirms Jūrmālas periodu bija Olimpā. Neprasim no Jūrmalnieku pēdām it kā nosezonas augstu, bet nav agresīvais presings atļauj Krūmiņam brīvi ievadīts mums spēlē, salīdzinoši brīvi, protams. Vēl piespēlēt Ziļam, Mihaļus laim nospēlēja gaisā. Tālāk labi Gisi, Silvam nomet pa skrējienam. Silva pret Kļuškinu centrējums. Stāla Maltu Romero. Romero pret Borovski. Joprojām iespratieni pret Borovski. Piespēlē tālāk Bordona. Bordons sit garām vārtiem. Vēl viens pusmoments Jūrmalai. Pagaidām nedaudz bīstamāk uzbruk Jūrmalnieki. Nav varbūt tādu izseitu momentu, bet biežāk tiek līdz uzbrukuma līdz laukuma pēdējais režaļai nekā Rīgas Daugava, kas izveido pašu pirmā momentu, kad Kārkliņam bija diezgan labi īstamā pozīcija. Tāda situācijas varēja mierīgs iztiekšā. Šajā kārtā vēl viens notiks pēc 2 stundām. Daugavpils, BFC Daugavpils uzņems Liepāju, 2 virslīgas debitants. Nomināli, protams, Liepāja it kā varētu neuzstīt par debitanti, bet faktiski tā tomēr ir debitanti, lai arī pārņēmus Metlurga saistības un iet virslīgā. Rītdien būs 3 spēles, 2 15:00, viena šeit pat Kauguros, bet Daugavpilī, Daugavpils Daugava pret Jelgavu un vēl viena Hanas vidusskolā Meta pret Ventspili. Savukārt 7. Skonto halē, Skonto pret Jūrmālas Spartaku. Pirmais stūrsteņš šajā mačā, tas Rīgas Daugava, protams, pie bumbas Mans Savens. Pie vārdsēga Igora Labuta Tāds Markēvičs ir. Pārējais ieskarinās tālāk. Kārkliņš nāk pretī, izspēlē Borovskim. Vārtu priekšā sidienas tur labus, varbūt, tā bija mājas kombinācija, jo labi, Kārkliņš kā novērs uzmanību, aizsargu, gāja pretī Savenam, bet īsumā piespēlē sekoja Borovskim. Turpinājums gan varbūt nebija tik veiksmīgs, bet vienalga momentu izdevās izveidot, šeit jau Krūmiņu piespiež izsit bumbu bautā. Atkal 2 bumbas. Izmet bumbadevēji Gluško, Silva. Krīt, bet bez pārkāpuma, paliks bumba Jūrmalai. Krīt Gluško, gan bija pārkāpums. Šķiet, ka cieta pats arī Kārkliņš, bet piekrīt pilnībā tiesnešiem trāpi viņš kājās Ivanam. Pie mums Trekaričī. Pagājušajā mačā Sanāts izpildīja vairāk Romero, bet, kad Trekaričī laukumā skaidrs, ka bumba ir pie viņa. Vismaz no labā flanga noteikti. Sieniņā viens pats Savens.
Centrējums colo malu. Sidiens pārvārtiem, bet bumba trāpīja pēdējiem Rīgas Daugavas spēlētājiem. Man liekas, ka Sidien tomēr izdarīja Jurmalnieks, bet trāpīja tomēr bumbu tālāk paisargu. Arī stūri izpildīs Trekaričī. Nāk klāt Savens, lai neizspēlēt īsi. Krīt uz solaukumā 2 spēlētāji. Pārkāpumu nav Renko Silpa klusavs, bet mums turpinās Romero. Centrējums Alamal, Trekaričī, tur Krūmiņš. Trekaričī, man liekas, nebūtu panācis paspēc trāpīt bumbu, kamēr tā nav atstājis laukumu. Tikmēr tur jau iesildās Jurmalai viens spēlētājs. Vai nu diez vai kā augsts šādā laikā palicis, lai arī nav vēl vasara, bet tomēr šodien pietiekami silts. Varbūt Koņevs gatavo ātru maiņu, grūti spriest. Pieminēja, ka Rīgas Daugavas mačā ir 4 leģionāri pamatstāvā, tad šoreiz Jurmala liek izmantojuši visus 5. Romero, Trekaričī ir argentīnieši, Gisī argentīnieši izcelsmes šveicietis, Bordons paragvajietis un Silver urugvajietis. Rafais Promu, protams, ka balspusē pozīcijā ir Daniels Ulimpašovs, Latvijas U21 pussargs. Šajā spēlē piedēkumā pat ir Artjoms Loginovs. Pēc pagājušā mača Koņevs teica, ka ir bažas par to, ka viņam varētu būt krustaskaužu saižu savainojums, kas būtībā īstenībā nozīmē to, ka viņam šī sezona ir beigusies. Kurš mums turpinās. Āsas piespēlē solaukumā. Tur labi nospēlē Gluško. Mums pamat laukumu, tā pie Borovska. Lietuvas izlases pamatstāvu spēlētājs, vismaz vēl pagājušā gadā bija. Kā būs šajā ciklā redzēsim. Trekaričī krīt, pārkāpums Kļuškinam. Ja Kļuškins U21 pussargs. Tāpat arī U21 no Rīgas Daugavas ir tas pats Joksts. Viņš gan šajā spēlē rezervē un domāju, ka viņam arī kāds savienojums vismaz pirms spēles. Viņš bija nogādāts masiera fizioterapeita rokās. Tev varēja būt izunās pārkāpumus pret Savenu. Iedeva laikam bīstama spēle vienkārši. Protams, aizmugurs otru pusi pārkāpumus. Savenam vienkārši aizmugur bija. Sajāts, Gisī tik fiksēts. Tad laikam nebīstama spēle, vienkārši pārkāpums, bet varēja, ja būtu trāpījis, varēja beigties slikti. Atkal Savens. Kļūdās piespēlē Mans. Pagājušajā gadā viņam ļoti laba sezonas pirmā puse bija, gluži kā visai komandai. Pat pietuvojās atkal Lietuvas izlases kandidāts sarakstam, atkal parādījās treneru uzmanības lokā, bet beigās nesaņēma izsaukumu. Sezonas otrā puse jau bija krietni švakāk un labs sitiens, Trekaričī, bumba gan lidoja garām, Krūmiņš to noķēra, bet vienalga pietiekami sakarīgs mēģinājums. Ne tādi, kā bija pagājušā spēlē otrajā puslaikā. Pirmajā puslaikā Jurmala izdarīja 9 sidienus pret 6 Jelgavas, tad otrajā puslaikā bija sidieni 2-11. Te jau nedaudz nesvaldījās. Tomkevičs. Tomkevičs šajā spēlē ir mums Tomkevičam 12. numurs, Markevičam 23. Tālāk piespēlēt Ziļam, pret viņu Mihaļuks. Es pa stipru pieskārniens Ziļam, it kā jau piespēlēt bija precīzi, bija labā pozīcijā, lai kaut ko mēģinātu pēc tam izdarīt. Labi nospēlēt Silva starp kājām Mitolniekam, bet labi palīdzēja Rēvim Kārkliņš. Gluško. Atkal Silva, daudz spēlēja pa šo malu tieši Urmala. Pagājušā spēlē Jurmalai vienīgos vārdus guva Huanma no 11 metru atzīmes. Tie vārti gan tika gūti no kreisās malas, Panis piestāsts uzrukumam un nopelnīja pārkāpumu solaukumā. Neatceros gan, kurš viņu toreiz nogāzi. Iespējams, ka Gins Freimanis. Trekaričī. Tālāk Romero. Centrējums. Silva.
Krūmiņš iziet nesaprotas ar aizsargu. Īsit bumbu no tukšajiem vārtiem Kņūts. Nebija vēl gluži bumbas līnijas, bet tur nesprās Krūmiņš ar šķiet, ka Borovski vēl paši arī sadūrās divcīņā. Kādiem gadījumam var nosaukt, kas varētu iet laukumā, un tāda nepatīšana pēc radīsies, bet visās kābiem diviem viss kārtībā. Tad vārtos ir Roberts Ozols, bijušais Spartika vācējs un aizsardzībā gan Slāvičs, gan Joksts. Viņi gan ir centra aizsargi, bet, ja būtu tāda vajadzība, gan jau Kačāns varētu nospēlēt mierīgi labajā flangā. Jā, Borovskam Krūmiņam viss kārtībā, atdod bumbu Jūrmalai. Labuts. Labuts arī varēja nonākt Rīgas Daugavā. Šajā ziemā bija pieteikami tuvu, bet beigās izdomāja parakstīt ar Jūrmalu. Spriežot pēc ziemas notikumiem, un tā, kas notika pagājušajā nedēļā, es domāju, ka Labuts to diezgan spēcīgi nožēlo. Es esmu tā ceru. Tāpat kā Mihaļus, kuru pavisam neilgi pēc līguma parakstīšanas ar Jūrmalu sauc pie sevis Liepāja, bet viss jau bija nokavēts. Zīrs, Savens, Tomkēvičs. Ja Jūrmalais ar savus vismaz nomināli ir kļuvis daudz vecīgāks pa ziemu, tad Rīgas Daugavā ir būtībā pretēji, ir pavainājies, tomēr salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Pieminēja, ka projām tas pats Klimāviņš, tas pats Mihaļuks, Lūkšis, Perepļotkiņs, tie visi bija pavanstāvu spēlētāji. Protams, arī Račīskis. Račīskim vēl salīdzinoši ir pēdējumi labs aizstājies, tāpat kā Vaičulim Krūmiņš, bet tomēr arī paplānāks sastāvs nekā bija pagājušajā gadā. Vismaz personīgi man pēc tā, ko es redzēju ziemā, īpaši nepārliecināja Rīgas Daugavas spēle. Varbūt sezonas gaitā būs pavisam cita Daugava, es tā ceru. No tādas sniegumu, kāds bija ziemā, šaubos īstenībā, ka Rīgas Daugavai varētu izvēlēties iekļūt šogad pieciniekā, pagājušajā gadā 4. vieta, un visticamāk spēlēs Eirokausos skonto vietā. Varbūt ir tieši uz Eirokausim arī pastiprināsies komanda vasarā, redzēsim, bet vismaz šobrīd neizstās pēc piecinieku komandas. Markevičs. Krīt Markevičs pārkāpums Panasjukam. Panasjuks arī bijušais Spartikas spēlētājs. Ziemā pārgājis Jūrmalu. Tribīnēs aptuveni varētu būt nedaudz vairāk kā 100 cilvēkiem, kāds 20-30 varētu būt tribīnēs. Aizvērtējis jau aptuveni pirmā puslaika pa 0 pagaidām. Nedaudz labāk izstās Jūrmala, pēdējām arī spēle izstās pieteikumi sakarīgi, bet arī pagājušā spēle pret Jelgavu bija sakarīgi pirmajā puslaikā. Galvenais, domāju, kas notiks otrajā puslaikā. Es ļoti ceru, ka turpināsies tas pats, kas notiek šajā spēlē pēdām, un vismaz pēdām izstās, ka viss ir kārtībā. Par spīti tam, ka nedaudz noslēgāja koeficienti, bet vismaz pēdām man izstās tīri normāli. Kārkliņš sit tuvajā stūrī virsū Labutam. Kārkliņš ziemā izstījās diezgan labi. Uzņēmis nedaudz jau sportisko formu pagājušā sezonā. Viņam tāda diezgan saraustīta bija. Gan tāpēc, ka sastāvs pastiprinājies, bija ļoti grūti cīnīties par vietu sastāvā Kārkliņam, gan arī pašam traumiņas gadījās. Arī otrs flanks, Blanks ziemā izstās ļoti labi. Šajā spēlē viņš ir rezervēts, cik dzirdēju viņam, spēles laikam ir kāds savainojums bijis. Šeit arī tas ir iemesls, kāpēc nav viņš šodien laukumā. Bordons, Silva, sitiens no distances, pāri vārtiem, labs sitiens Silvam. Šis ir pavisam cits Silva nekā bija pagājušā spēlē, prieks skatīties. Netrāpīgi gan viņš ar amiem, bet sitiens labs. Jā, tomēr nav nekas mainīsies tā izvietojumā. Tas pats aptuveni 4-1-3-2. Šobrīd pat Bordons ir balsts pusē pozīcijā, nevis Ulim Baševs. Romero. Tomkēvičs atpakaļ Kņūtam. Kņūts arī gluži kā Ozols, bijušais Liepājnieks. Viņš kopā strādāja pagājušajā gada vidū aizgāja uz Spartaku.
Tagad viņām 2 Rīgas Daugavā, arī Kazačukas galvā aizgāja uz Spartaku turēt, bet šobrīd viņš ir palicis Spartakā. Markevičs, tālāk Borovskis pieslēdzas, viņu tur ar rokām, bet direktori kā ģenerāli, kur ir priekšrocība video, tā kā laikam pārkāpumu neredzēja. Neuzskatīja, ka bija pārkāpums pareizāk, jo epizodi viņš redzēja, te gan ir pārkāpums, nogāža Ulimbaševs Savenu. Līdz vārtiem kā 26 metri varētu būt, bet Savens no šī punktu stabili sitīs. Un Siens viņam ļoti labs no distances. Viens no labākajiem tieši šajā ampluā, tieši standarta ziņā. Savens virslīgā. Vairākas labas vārds viņš gūs, viņš arī te pasacīt pret Jūrmalu pagājušajā gadā izcēlās. No tiešo brīvstiem, liekas, ka pat 2 viņš trāpīja, bet tie abi 2 bija krietni tuvāk nekā bija šis. Sienviņā Labuts liek šobrīd šķiet, ka 3 spēlētāju. 3 spēlētājs laikam liek Sienviņā. Gisi, Ulimbaševs un šķiet, ka Bordons. Savens sit pa zemi, solaukumam, liekas, tas pat nevis viens, laikam bija piespēle, domāta. Borovskis kļūdās piespēlē, Silva, pretuzbrukums 2-3, Bordons. Tālāk Gisi, par sistēmu viņš iet viens, zaudēja visu asumu Gisi, bet šajā reizē vismaz Jūrmalieki pavisam atšķirīgi nekā pagājušā spēlē, ļoti lielām spēkiem, nevās pretuzbrukumā ļoti ātri. Pagājušā spēlē parasti bija, ka 2-3 cilvēki tikai gāja pretuzbrukumā, un visi Jelgava jau bija paspējis atgriezties aizsardzībā, tad tagad nedaudz citādi bija beigās pa 5 pret 5 vai 6, bet Gisi pieņem nepareizu lēmumu un visu asumu zaudēja. Ja lielākā daļa leģionāru Jūrmalā ir pietiekami, vēl neteiksim, ka veterāni, bet pietiekami pieredzējuši labākajos futbolas gados, tad Gisi ir 21 vai 22 gadus vecs. Trāpīja bumbu par roku, bet spēle turpinās. Silva. Atpakaļ Gluško. Mihaļuks, tālāk Halvītos. Izplatinās spēlē Silva, Tomkevičs. Krīt Tomkevičs, pārkāpums. Plāta rokas Bordons un Gluško, bet bija tur pārkāpumi. Viņš pašā uzbrukuma sākumā, pašā reida sākumā nedaudz aiztiksēja aiz muguras. Pēc tam gan man liekas, ka Tomkevičs apzināti nokrita, bet pārkāpums tur bija. Pārkāpums viņu iedzina tādā situācijā, ka viņš vairs uzbrukumu nevarēja turpināt. Kārkliņš pie bumbas, nevis Savens. Centrējums tālo malu. Tur labi spēlē Halvītos. Trekarīčī, Romero. Vēl viens pretuzbrukums Jūrmalai. Romero labajā malā tur Silvam piespēlē, kreisajā malā varbūt arī var iedot. Ulimbaševs tur ir. Ulimbaševs pret Borovski. Arī Panasjuks klāt. Panasjukam piespēlē labi piespēle. Panasjuks gar vārtiem. Pāri vārtiem slikta piespēle Panasjuk izpildījumā. Koņos ļoti neapmierināts no laukuma malas. Ļoti labs potenciāls uzbrukums bija, bet Panasjuks to izšķērdēja. Savens atkal aizrāda Vītolniekam tajā pārbaudas spēlē, ko es minēju pret Spartaku. Vītolniekam tika pamatīgi, gan tad, kad viņš bija pelnījis vairākas atbildēs, viņš noteikti bija pelnījis, gan arī tad, kad īsti nebija pelnījis. Pagaidām Vītolnieks vēl tik rupi nav iekritis aizsardzībā kā tās reizes. Pārprasīgi no Kļuškins, Trekarīčī. Tālāk piespēle Gisi. Pārliecinoši nospēlēja Kņūdz, bet viņu piesadza Kačānovs. Kačānovs arī starp citu spēlējis Jūrmalā visam nesen, kad viņš atgriezās no Indonēzijas. Pusgadu paspēlēja Jūrmalā, pēc tam pārgāja uz Rīgas Daugavu. Pārtver piespēli Romero. Borovskim pāris kļūdiņas, tas ir tādas neraksturīgas viņam. Gisi.
Labi, nospēlē Gisī, tālāk Gluško pieslēdzas Kārkliņš, noteikti līdzi. Piespēl solaukumā, Kačānovs ar galvu arī stūrstienas Jūrmalai. Pie mums Trekaričī. Solaukumā tur Bordons, protams, Gisī, Halvītovs, Mihaģuks, visa brigāde. Centrējamies uz solaukumu vidu. Krūmiņš gribēja šķiet, ka iet pakaļ bumbai, bet apstājās. Pilēns stūrsteins Jūrmalai, šoreiz no otras stūra. No tā stūra jau izpildīs Romero. Viņš ka jā, viņš šādi dalīs arī sen situācijas. Romero no kreisās malas. Romero tomēr šeit ir Kreilis un Trekaričī no labās malas. Jā, protams, kreisā kāja. Romero. Sitiens uz Bordons. Apsteidz Vītolnieks. Labiem malā tur Savens. Nē, atvainojies, tas ir Markevičs. Savenam. Piespēle kājās un uz aizmēt nedaudz un vēl ir šādās pretuzbrukums. Jā, Markevičam ļoti līdzīga apauja, kā Vītolniekam, jo šeit otro reizi viņus abas divas sajauc. Pie mums Broskis. Tomkevičs. Broskis Lietuvā vairākās komunālas spēlēs, bet ekrānas gan nav to skaitā. Tikai viņš vienīgais no Daugavas lietuviešiem, kam nav ekrānas nekādas saistības. Broskis izmalē pēc Markeviča solaukumā. Markevičs vārtu priekšā un... Nē, nav vārtu. Pa vārtu tīklu trāpja no otras puses. Visams moments vēl viens Rīgas Daugavai. Pēc Rozgadomu pēc izskata īsmā... Es vēl nezināju, cik viņš ir vecs, ja godīgi vispār nesties, ka viņš varētu būt tik vecs, cik viņš ir realitāte. Ap 30 gadiem viņam jau ir. Vismaz par tos pašu savanu šobrīd, viņš ir krietni jaunāks, vismaz pēc tieši sejas. Šķiet, ka tas ir Juan, kas Jūrmalai sildās visu pirmo puslaiku. Droši vien, ka viņš varētu iet otrajā puslaikā jau laukumā. Šoreiz uz to stabu ziļam. Rīgas Daugavas uzskata, ka bija spēlē ar roku, un arī nedaudz varbūt izskatījās, bet domāju, ka tomēr nebija tur spēles ar roku. Tomēr solaukumā tur pakritis ir Četka Kļuškins. Pieklibo Gļevs, viņam arī bija savainojums pavisam nesen. Panas Juks. Saglabā būmu Andrejs, bet nelaid viņu garām. Pēt Romero. Atkal Panas Juks. Iet pats un zaudē bumbu. Panas Juks vēlreiz izšķērdē momentiņu. Šoreiz gan ne tik labu, bet tomēr Gļevs joprojām daudz pieklibo. Tiesim, ka nav viņam kāda vecā trauma. Viņš par to pašu Spartaku tajā pārbaudas spēlēšu nespēlē. Viņš bija tribīnēs. Viņam bija neliels savainojums. Pirmajā spēlē Ventspilī gan viņš bija pamatsastāvā. Gļevs pagājušā sezonu ļoti labi aizvadīja. Tā viņam pirmā pilnā sezona virslīgā sāka, jo viņš 2012. gadā vasarā pārgājis Rīgas Daugavu no RFS. Vai arī RFS, bet es vairs neatceros, bet pie Poko viņš sāka spēlēt virslīgā. Vēl neizskatījās, ka viņš varētu. Nebija vismaz sniegums tik labs, līdz kā varētu cerēt, ka viņš varētu sākt nākamajā sezonā pamatsastāvā, bet par spīti visam sastāvu papildinājumiem daudziem lietuviešiem, pieredzējušiem lietuviešiem. Kļuškins jau no paša sākuma pamatsastāvu spēlētājs. Ļoti labi turklāt izskatījās, pat izpelnījās izsaukumus piegušu izlasi tajā reizē, kad starptautiskā kalendāra dēļ nevarēja visu spēlētāju labākie toreiz spēlēt. Uz katru doties Krūmiņš. Vēl pēc tam nesen bija Latvijas U21 izlases spēlētājs, bet kopā ar vēl vairākiem futbolistiem tika izmest no izlases disciplīnas pārkāpuma dēļ. Ilsē viņš arī bija trešais vārtsargs aiz Raivo Varžinska, Līpājnieku un Dmitrija Grigorjeva, Skondo otrā vārtsarga. Silva. Hās nospēlē Tomkevičs, Bordons, Kristian malā Romero, tālāk uz solaukumā Gisī Silva, arī Silvam piespēlē ļoti neprecīzi piespēle, kārtējo reizi,
Pagājušajā kādā no pārējām spēlēm jau pieminēja, ka Rīgas Daugava zaudēja Ventspilī 0-2, Jūrmala Jelgavē 1-3, tad citās spēlēs Liepāja 2-1 uzvarēja Metuelu, virslīgas atklāšanas spēlē šodien Liepainieki viesojas pie BC Daugavpils. Tad 4. spēlē Spartiks negaidīt zaudēja Daugavpilī 0-1. Šajā kārtā beidzot pieslēgsies arī Skonto un Spartiks. Skonto un Daugavpils Daugava. Rītdien Daugavpilieši uzņems Jelgavu, bet Skonto Spartiku. Abām divām vismām sastāvi ļoti pieklājīgi. Daugavpils Daugava varbūt nav vairs medaļu kandidāts sastāvs, bet vienalga piecinieki kandidāti varētu būt noteikti. Sastāv dziļums varētu būt nedaudz švakāks nekā vēl bija pirms 2 nedēļām. Bija vēl vairāk leģionāri, kur laikam nepalika. Bet, tomēr, piemēram, uzbrukumā pietiekami solīts spēlētājs pats Huseinovs agrāk spēlēs Azerbaidžānas izlasē. Uz papīra izstās tīri labi, un arī pārvades spēlētājs, kas sanāca redzēt, pietiekami pieklājīgi izskatījās. Redzēsim, ka būs sezonas laikā. Romero tiek starp 2 spēlētājiem solokmā pret Kačānau, tālāk Trekaričī, Silva. Silva sītien savā stūrī garvārdu stabu pieskārās Krumiņš bumbai, būs stūrstiens. Silva no pēdām priekšējās līnijas no abiem flangiem no Romero un visāds krietni labāks nekā Daniels. Romero ļoti daudz pietiekami tādu brāķa piespēlēs sulaukumā tieši. Silva labi sācina uzbrukumu tieši ar sitienu. Šeit 3. bīstamais sitiens no viņa puses ir šajā spēlē. Zīs saka Direktorenko, ka viņa Bardons viņam ar Elkonsajā gājis šajā divcīņā. Jā, bet pats bija sevis Direktorenko un pēdām nav bijis pārāk daudz darba viņam. Tā strīdīgi epizodu vispār gan nav bijis tāda nopietni, kas varētu ietekmēt visu spēles gaitu. Romero centrējums to stabu, tur galvu tālāk sitiens, garām Martiem būs vēl viens turstiens, Gisī ar galvu uzstatuvajā stūrī. Labi izspēlēsim Jūrmalnieku uz to stabu, Gisī iznira, pat ne uz stabu, vienkārši uz to stūru varētu teiksim tā, uz to malu. Atkal uz tuvo, šoreiz tur jau Kļuškins galvu, tālāk Savens, Kārkļam, Kārkļiņš ar roku viņu pietur, bet tik pie bumbas. Kārkļiņš pret Gluško, noteikti viņš ir ātrāks. Šeit būs apmāk kārtīgi pirmā šajā spēlē. Tā būs Ivanam Gluško, noteikti būtu pelnījis, manuprāt, arī Silva, bet, izglāba viņu, var teikt, Gluško šajā epizodē. Īsti nekas cits neatlika Gluško, viņam Kārkļiņš jau bija ticis garām, būtu labs pretuzbrukums Daugavai. Tā kā taktiskā ziņā pilnīgi pareizi rīkojās Ivans, arī būtībā Silva pirms tam, jo Kārkļiņš jau bija ticis garām. Edgars šeit ir savainojis roku. Kritiena laikā atceramies, ka pagājušajā gadā viņam bija tieši roku problēmas, rūkas lūzums, viņam bija, viņš teica, ilgu laiku arī Ziemāvēl spēlēja ar rokas sargu, plaukšas sargu. Viņam pat tagad ir neliela nelielas apsēs, viņam joprojām ir. Kārkļiņš pats arī pie mums sastāv, viņam Savens. Tā kā, Kārkļiņam vismaz tiešām ziemā ir loma pieaugusi, viņam standarti arvien biežāk tiek uzticēti. Stūrsiens viņš no kretās malas izpilda diezgan daudz. Savens, zaudē bumbu Mans, Panasjuks. Labajā malā tur Silva pilnīgi viens, pājām gan viņu neredz. Tomēr ir piespēles tālu stabu, tur Vītulnieks. Gisī sitiens, ļoti neveiksmīgs sitiens. Bumba paliek Jūrmalai, Gisī noceļam no kājas bumbu Tomkevičs. Krīt Kārkļiņš. Šoreiz, laikam tomēr pietēloja šajā epizodē Kārkļiņš. Lai gan īstenībā baigams, tur pat bija vienkārši uzķērās Direktorenkos to, ka Kārkļiņš tiešām kritienu laikā viņš pietēloja, viņš pārspīlēja šo epizodes nopietnību, bet, manuprāt, konteksts tur bija starp Ivanu un viņu. Pamazām jau tuvojas arī pirms laiks beigām, joprojām pa nulēm. Varbūt atsevišķi epizodes, pēdām mēs esam pietiekami normāla spēle. Diemžēl esmu tādā situācijā, ka mums tas ir jāuzsver, gluži kā smēdos, ka Tamas Spertī sācīja nesen, ka viņa apsveic ar to, ka Honda tika pie licences, viņš uzreiz smēdos sacīt, es nokļuvu tādā situācijā, ka Skonto jāapsveic ar to, ka spēlēs virslīgā. Te ir, diemžēl, tāda pati situācija, ļoti līdzīga situācija. Kļuškins, Markevičs, aizmugurs nav, Tomkevičs,
Tālāk tādām atkal Markevičs. Solokmās Kļuškins glābi Labuts. Un Stūrsiens. Nu, pirmā super iespēja šajā spēlē. Kļuškins cita tālajā stūrī, Labuts glāba. Jā, nu no šīs tiešām Kārkliņš izpildīs arī situāciju. Tā kā Savenam laikam palikuši tikai tuvie brīstieni un arī no labās malas kreisais flanks viss ir Kārkliņam. Labuts. Pārliecinoši spēlē Labuts. Pagājušajā sezonā viņš sāka kā Daugavpils Daugavas dublieris. Aiz Ņergala muguras viņš bija, tad sezonas otrajā pusē viņš jau bija Ilūkstē. Nedaudz savainojumu guva arī Labuts. Domāju, ka viss būs viņam kārtībā. Jūrmala otrais vācējs ir Kristofs Dzelme, kādreiz pietiekami talantīgs, vismaz izlasē viņš spēlēt joprojām visticamāk jaunāk Latvijas talantīgākajā. Tieši 19 lasēks toreiz bija ļoti daudz labu spēlētāju. Bet Dzelmam karjerīs neattīstījās, viņš spēlēs daudz kur ārzemēs, pieturiņam bija Narva Strands, bet īsti viņam karjera gluži nesanāca. Tāda kā varbūt pārējiem. Ne pārējiem, bet daudziem no tās ilgas tam pašam Maksimenko, Siņeļņikovam un tā tālāk. Atvainojas Kārkliņš Savenam, neizsapratās viņš ar mantu. Bet Kārkliņš pamatīgi man izstāsta, ka ir iemantojis lietuviešu leģionāru, pieredzējušo leģionāru daudz mums uzsacīja vēl pa laikam, viņam tomēr uzbļauj, nezinu, nepatīkamā veidā tas pats Savens, bet arvien retāk tas notiek kā pagājušajā gadā. Trekarīčī, Ulim Baševs, arī pagājušā gadā bija Ilūkstē, Jūrmala viņš pārnāca jau vasarā, pēc tam arī Zviedrijas trešajā līgā, pirms Spartika perioda, atgriezās viņš 2012. gada vasarā, nedaudz uzspēlēja Spartikā, pēc tam Ilūksta, tagad Jūrmala, Bordons, Gisī, Krūmiņš labi nospēlē, bet arī Gisī bija aizmugurē. Bet, bīstam centrējums. Krūmiņš rāda Gisī, ka Kevins gājas ar Elkoni. Gisī, Silva. Pagaidām Gisī nav ticis tādās labās pozīcijās. Labās ir ticis, bet tādās izcelās. Ziemā varēja redzēt, ka viņam labs tieši noslēgums cīniens no solaukuma iekšēnes ir Kārkliņš. No mana viņš Bordonu. Bet garām viņš sēdēja, un to ir pārkāpums. Tā arī īstenībā nedaudz jau prasījās pat uz brīdinājumu. Nedaudz laikam pietrūkšā epizodē. Pietiekami maz nospēlēja Orlando. Pārkāpums ņaušana Kārkliņš visvairāk izpurcēja šajā puslaikā, vismaz no Rīgas Daugavas. Šoreiz gan Savens pie bumbas ir, nevis Kārkliņš. Sieņā viens pats Silva. Savens centrē. Panes jūs izstabumbu ar galvu, ka Čānos no distances sit. Ļoti jau sitiens bija, bet bezāja, ka pareizies lēmums. Pēc drīz ir šis puslaiks beigsies. Tāda paužīs nav bijuši. Nevajadzētu būt vismaz kompensācijas laikam, tomēr ir gan 2 minūtes, pat ir iedotas, ja godīgs pat pauzīs neatceros. Viena gan bija, bet vai 2 minūšu rēķinā, diez vai. Pareiz Krūmiņš Brauska toreiz saskrējās, tad bija tāda neliela pauzīte, bet man liekas, ka ne 2 minūtes. Silva, atkal neprecīzi piespēle.
Mihaļuks. Tomkevičs. Projām neprasīja no Jūrmala. Sagaida. Panasjuks. Nu, manuprāt, tur bija pārkāpums. Tā padomā arī Direktorenko. Silva. Krīčī. Atkal Silva. Bordons. Neatļaut šo uzbrukumu pabeigt Jūrmalai. Direktorenko pirmās laikas beigas pēc Kanējas, pēc pirmā puslaika 0-0. Jūrmalai lielās pārsvars bija, bet joprojām pa nulēm šajā spēlē tikamies pēc 15 minūtēm. Renault Capture no 170 eiro mēnesī. 4. maijā stipro skrējiens Sinevillā. Uzdrīkstēšanās, drosme, gribas spēks, kopības sajūta, gandarījums un pozitīvas emocijas. Piesakies! Stipro skrējiens LV par stipru Latviju! Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Labdien, cienījamie sporta līdzjutēji, runā Rāda Ventspils. Man ir tas gods un prieks jūs sveicināt pirmajā šīs sezonas Latvijas futbola virslīgas spēlē Ventspilī. Un kādās Ventspilī futbols ir svētki, ir saulīte, viegls vējiņš, jābūt sākuši pirms nedēļas, šeit būtu 30 m/sekundē vējš un vēl slapjš sniegs piedevām. Šodien viss ir daudz skaistāk, Ventspilnieki uzņem Daugavu no Rīgas, 0-2-1-1-0, asi spēlē, bet bumbā nospēlē tomēr, kur vakarām gan sāpīgi, Žgājausit, Krūmiņš glābj. Un bumbā neatstāja laukumu. Arī tagad neatstāja laukumu. Ventspilnieki norāda, ka pārāk tūs stāv sieniņi. Kurš ir šis? Kurākiņš! Pārī. No manas skatu punkta likās ļoti labi lido bumba. Tas normāli. 0-0 mums uz tablo joprojām. Labs, azartīgs futbols ar pauslīgām kļūdām kā šī, piemēram. Rečīckis, Pauļus, nedaudz garām, pavisam nedaudz garām vārds stabam. Ļoti aktīvi tiesā rīdzinieki šo te spēli. Visu laiku kaut ko informēt tiesnesim. Gars vārtiem, Timofejevs, Timofejevs. Nebūtu nevienkārši. Cetuvies Borovskis tur lavās. Arī Uvārenko diezgan ar grūtībām atvēra šo te sitienu. Nekautrējās uzbliest pa vārtiem. Spilniekiem Jančuks. Žigājevs. Nākam pielabot Cidiens. Rečīckis. Tagad jāstās jau Ventspilniekiem uz savu laukumu pusi jau pretuzbrukums. Kārkliņš. Tas bija Kļuškins, mēs nāk Kļuškins Savēnām. Savēns var sīst. Tuj, cik neprecīzi sitiens. Pārāk. Labi. Rīdznieki tit galā ar piespēlēm. Ventspilniekiem pretuzbrukums. Žigājevs, Krūmiņš labi spēlē. Un bumba atlec tā, ka Rīdznieki netiek pie tās. Savēnas tagad organizēs pretuzbrukumu jau Daugavai. Piespēlē.
Dubrā, Blanks var sīst, kāds rīkošēts! Virsvā pārlikņā lido bumba. Tieši Rīgas spēlētāji, kurš galvenais komandieris, kliedz visu kaut ko. Borovskis balsi nokliedzā, Ahmets! Ahmets, 1-0, pirmie vārti sezonā Ventspilī, pirmie vārti Ventspilniekiem. Un atkal faktiski sākās viss ar aizsardzības kļūdu. Nesaprots aizsargi, un bumba ir vārtos. Nu, kā Ahmets apsteidz. Šo sezonu sāka teikt spēku pilns un labā veselībā, negribētos kaut kādus šeit. Izmaiņas Ahmets, 2-0! Cietušais spēlētājs pats ir tas, kurš soda par to, kā pret viņu pārkāpt noteikums. Nu, vienkārši pazaudēja Ventspilniekus Rīgas aizsardzība, sašķīda pa gabaliņiem. 3 rīznieki vienā punktā stāv Ahmets. Pēdējā brīdī Vārenko apsteidz tagad apiņu. Ahmets, Ignatāns, Sidiens, Krūmiņš. Ventspilnieks saspēlējās, nu, Pāļus nedabū bumbu, bet Jančuks to dabū nedaudz garām. Epizodē, un ar to pietika, lai rīznieku uzbrukums apstātos un bumba atgrieztos viņu laukuma pusē. Nu, tā ir Ventspilnieku rīcībā. Žigājevs. Var uzsist Žigājevs. Žigājevs ir sit! Nedaudz virs pārlikņā. Apiņš guļ. Nu, tagad ļoti asi, bet Ahmed nospēlē joksts. Viena epizode tika atrisināt, nu jau 2 spēlētāji laukumā. Nu, es teiktu, ka nepārāk pārliecinoši tiesāšana. Nepārāk pārliecinoši tiesāšana šodien, nu, pavasars. Arī tiesnesim tikko sezona sāksies. Nu, tagad gan es nesapratu. Nu, ir dzirdēt pārmetumu Ventspilniekiem, ka, lūk, nu, ir tāda mums tur skola. Uj! Negaidīts pavērsiens pie Vārenko vārtiem, Maks tiek galā ar šo sitienu. Nav pagājušajā sezonā spēlējuši kopā šie te futbolisti. Nu, Kučis ļoti asi spēlē, un nav šaubu, ka pa šo te gājienu pienāks brīdinājums. Ne pirmā reize Kučim, no viņam otrs brīdinājums. Šķiet, viņš arī Ahmedu nones pirms tam. Piespēle uz priekšu, bet nu tur joksts saimnieko. Un tas ir viss nokavējies kompensācijas laiku, bet tas ir jau svarīgi. 2-0 futbola klubs Ventspils. Čempionu titula aizstāvēšanas sezonu sāk ar uzvaru. Skatāmā, skaistā, enerģiskā cīņā, kur varbūt nedaudz sabojāja kartīšu birums, bet visiem ļoti gribējās spēlēt futbolu, visiem ļoti gribējās sev parādīt. Renault Capture no 170 eiro mēnesī. 4. maijā stipro skrējiens Sinevillā. Uzdrīkstēšanās, drosme, gribas spēks, kopības sajūta, gandarījums un pozitīvas emocijas. Piesakies! Stipro skrējiens LV par stipru Latviju!
Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Sveiki futbola mīļotājiem! Urā! Virslīga ir atpakaļ jau 3. dienu, bet joprojām ir pirmā kārta, joprojām ir komandas, kas aizvada savu pirmo spēli šajā gadā. Svētku sajūta arī šeit Kauguros. Turklāt šodien ir viena komanda, kas ne tikai aizvadīs pirmo spēli šajā sezonā virslīgā, bet pirmo spēli virslīgā sava kluba pastāvēšanas vēsturē. Protams, runa ir par BFC Daugavpils šīs dienas viesiem, kas jūsu TV un interneta ekrānos ir pa labi zili baltajās formās. Un pa kreisi ir mājinieki Jūrmalas Spartaks sarkan baltajās formās. Turpina arī spēlēt futbolu. Tagad ir tieši brīvdienas Spartakam Edgars Gaurišs sīt pa vārtiem, sīt pa taisno Rīkušets. Un bumba nonāk pie Čižova. Pretikai 2-0. Tā kā ir bijušas šis pārbaudas spēles, gatavošanās posms, bet, kā redzam, pirmajā oficiālajā spēlē, virslīgas pirmajā kārtā. Un skatāmies šo standarta situāciju, sitiens. Un diezgan labs sitiens. Nebija tālu no mērķa, bet šis skatījās no manas skatu punkta, ka Čižovs visu kontrolēja. Un, ja bumba lidotu rāmī, viņš bumbu tvērtu. Savus vērtējumos ar Daugavpili liek pēdējā vietā un uzskat, ka un šeit skatīties, Gauračs aiziet vienam garām, tojas nākamajam, labi piespēlē pa kreisi Punculs sit un izgainā Čižovs glābt. Nu, beidzot, pirmā iespēja, patiešām pirmā ļoti laba iespēja Spartakam, tikai pats sezonas sākums. Un Spartaks, zinot, ka cik daudz ir jaunu spēlētāju, noteikti vēl iespēlēsies. Bet tagad Daugava pārtver bumbu sitiens un Davidovs glābt. Nakano Riotaro, pirmās līgas rezultīvākais spēlētājs pagājušajā gadā pārtvēra bumbu pēc rūpjas Spartaka kļūdas, pietuvojās soda laukumu un uzsita to vietu. Un tikai papildlaikā Rīgas Daugava apliecināja savu favorītu status un uzvarēja 3-1. Un šeit gan jāatzīst, ka arī vēroju tā mača video apskatu, toreiz Rīgas Daugavai bija milzīgs pārsvars un labajā malā tur Dmitrijs Hmīss pieslēdzas uzbrukumam, Hmīss centrē un sitiens ar galvu. Un Čižovs bumbu notur Edgars Gauračs sita pa vārtiem. Tagad Edgars Gauračs uzņemas līderu nastu, izpildīšos tiešo brīvstienu. Sitiens pāri sieniņai un gar pašu vārtu stābu. Ļoti labs sitiens Edgaram Gauračam. Čižovs nekontrolē šo sitienu, tikai noskatījās. Izspēlē uz to Spartaks. Un skaisti tur eleganti tiek apspēlēti pretinieki. Sitiens un Čižovs glāb. Noķer galvo rokām Spartaka futbolists. Sit bumbu uz priekšu. Un, ja tā pavisam godīgi, vizuāli ir neizskatās, ka Spartaks būtu panikā, ka ir 0-0, ka viņi dotos pēc uzvaras, bet tagad laba iespēja bija jau atkal vairāk pieminētiem grūzīņu futbolistam, kurš uznāca uz maiņu. Saspēlē Domingues piespēlē Šlampe sitīs krietni pāri vārtiem. Ingus Šlampe, kreisās malas aizsargs, pagājušajā gadā spēlē Liepājas Metlurgā, centrējums sodlaukumā. Un Ingus Šlampe ar galvu bumbu izsita. Kliedziens, tiesas nereģē, tāls sitiens, kos par vārtiem Daugavpils izpildījumā. Fantastisks vārtu gums. Nemanīju. Vladislavs Fjodorovs, man saka priekšā Vladislavs Fjodorovs, kurš uznāca uz maiņu pavisam nesen izceļas ar ļoti skaistu vārtu gumu. Iespējams, jūs redzējāt pirmās kārtas skaistāko vārtu gumu. Vladislavs Fjodorovs, bravo, kas par sitienu no liela attāla, no 1,20 m no gaisa. Kurš no viņiem izpildīs? Piespēlēt tiek Gauračam. Gauračs par ilgu domā, griež tālajā devītniekām. Un nevar teikt, ka ļoti neprecīzi, bet nevar teikt, ka ļoti tūbi. Īpaši daudz darba un gūtie vārti bija ar tālstienu. Tāpēc nekritizēsim varbūt Spartaka tur aizsargus un vārtsargu, bet visi pārējie nebija savā līmenī, pussargu uzbrucēji, un Daugavpils ir uzvarējis šo spēli. Lieli maliči, man patiešām prieks vienmēr par mazajiem, vājajiem, jaunpienācējiem debitantiem. Daugavpils ir guvis uzvaru 1-0, pateicoties Vladislava Fjodorova gūtajiem vārtiem aptuveni 75. vai 80. minūtē, precīzi nepiefiksēju. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Esam atpakaļ Kauguros pēc pirmā puslaika 0-0.
Jūrmala pat Rīgas Daugava nedaudz labāk, tomēr bija jūrmalnieki, varbūt brīžām pat ne tikai nedaudz labāk, bet, pējām pa nulēm, vairāk labi momenti bija tam šim Diego Silvam, arī Gisī, negluži no sloku miekšienes, bet no kādiem 20 metriem, bet vienalga. Lieliski iespēja tikmēr Rīgas Daugavai bija spēles sākumā Kārkliņam, pēc tam Kļuškanam, kad Labuts glāba. Rīgas Daugavai nekāda izmaiņas sastāvā nav, Jūrmalai šķiet, ka arī tas pats sastāvs, kas sāk spēli. Rīgas Daugavai vārtos ir Jānis Krūmiņš, aizsardzībā no kreisās uz labo Raivis Vitulnieks, Denis Kačānovs, Kārlis Kņūts un Valdemārs Brovskis, 3 centri pusargi, viszemāk Ļevs Kļuškins, tālāk Mans Savens un Ģedrs Tomkevičs, pa flangiem kreisajā Edgars Kārkliņš, labajā Tats Markevičs, nodrukums spēlēšanai Vitālijs Ziļs. Jūrmalai, ja tiešām izmaiņa kāda nav, tad vārtos Igors Labuts, aizsardzības četrnieks no kreisās uz labo Andrejs Panasjuks, Dmitrijs Halvitovs, Pāvels Mihaģuks un Ivans Gluško, 4 pusargi, Daniels Romero, Orlando Burdons, Daniels Limbaševs un Lukas Trekarič, un Diego Silva un 2 uzbrucēji Lukas Trekariči un Kevins Gisī. Komandu galvenajā trenerā Rīts Krupskis Rīgas Daugavai un Mihēls Koņevs Jūrmalai. Spēletiesā Vadims Direktorenko, uz līnijas Igors Tagijevs, Valdis Koritko un ceļas iesnesis ir Mareks Ķere. No Suliņa ka labāks iespējas patsfināt spēle varētu būt tieši Jūrmalai. Lai gan arī vārdos Rīgas Daugavai nav slikts Suliņš, bet nezinu 100%, bet man tāds aizdoms, ka vienkārši vairākiem spēlētājiem nav šobrīd labākā, teiksim tā, fiziskā kondīcija, varētu tā teikt, neliela savainojuma, tam pašam Jokstam arī, nezinu kā teikt, Blankam, bet tā kā viņš nav sācis pamatstāvāt, laikam pilnīgi gatavs viņš šodien nav. Suliņi, tad Rīgas Daugava vēl, protams, ir Sulovičs, aizsargs, uzbrucējs Fernēs Apiņš un pārliecinās mēs kaut kad redzēsim, viņš varbūt kādas 20-25 līdz spēles beigām, varbūt vēl agrāk. No Jūrmaliekiem gan uz Suliņu ir, piemēram, leģionārs Juanma, tāpat Arķems Loginovs, ja viņš ir, protams, tāpat kā Blankam kādā atkarībā, viņš sportiskajā formā ir, jo Loginovam arī bija savainojums, ja viņš ir gatavs noskatīt 20-25 minūtes, viņš noteikti flangā būtu labs pastiprinājums, tā, lai gan tādu izteikt pasmināju, ko tieši pastiprināt spēli nav īsti. Kirils Grigorovs, Bričkans pagājušā spēlē izgāja uz mājiņu, bet arī šaubos. Varbūt vienīgais Dmitrijs Šiļuks varētu Panasjuk vietā iet, atsveidzināt kreiso flangu. Un šo puslaiku sākusi Rīgas Daugava biežāk ar uzbrukumu. Arī pirmā puslaika izmaiņām pasākums bija nedaudz labāks nekā Jūrmalai, bet pēc tam Jūrmalnieki pārņēma iniciatīvu. Borovskis. Nāk pretī Ziļs, nāk pretī Tomkevičs, Tomkevičam piespēle. Tomkevičs neizlaiž bumbu ārā, jo būtu izgājis no viņa. Bet tur blakus vēl Bordons atņem arī viņam bumbu. Pats un atdod uzreiz kājās Broskim, centrējums. Ziļs, sidiens. Kārkliņš, Labuts glābi. Vēl vien iespēja Kārkliņam, atkal glābi Labuts. Šī jau pat labākā iespēja šajā spēlē bija. Netika galā pirms tam ar pretinieku uzbrukumu Jūrmalas aizsardzība. Vairākas reizes kā izsita bumbu no savu vārdu priekšas, bet uzbrukums turpinājās. Beigās Kārkliņš sita no kādiem 7 metriem. Ļoti labi iespēja viņam. Stūšana izpildījis Mans Savens. Labuts neiet izgājienā. Bumba pie Silvas, blakusloņam Borovskis. Nebūs vēl pretzurkumu, ja iesāk pirmslēgā par koeficientiem, arī jāturpina šajā puslaikā. Pārtraukuma izstājās pietiekami viss kārtībā, un Rīgas Daugava nedaudz virs 2,3. Tas pietiekami normāls koeficients pēc, varbūt ne gluži pēc spēles, bet pēc tā, kā koeficienti tika izlīti pirms spēles sākuma, tad pilnīgi normāli izskatās. Un es ļoti ceru, ka šis puslaiks būs tīrs. Atšķirībā no pagājušās nedēļas, kur bija liels aizdoms par šo spēli. Bordons, Panasjuks. Vislīgā Panasjukam šī ir jābūt 3. sezonai, Spartakam šī ir tieši tā 3. sezona, tā kā pirmās 2 viņš kopā ar Spartaku vislīgā pavadīja, tā ja viņš ir Jūrmalas rindās. Kārkliņš, bloķēta piespēle, Bordons. Pretī nāk Gisī, arī saņem piespēli. Tālāk Trekariči, Romero.
Nu, Netreka Riči ir laukuma izdaļā, nevarbūt arī Gisī nesitās. Varbūt vēl tik iespēdīgi, kā bija ziemā, bet, nu, domāju, ka vēl ieskrīsies abi divi. Sezonas gaitā Bordons laukumā. Stūrstiens Jūrmalai. Ko viņas uzliec komandai, lai ieskrienās un lai sāk. Vai varbūt arī pat īsmā pēc Sorstiena bija runājis par spēli kopumā. Solokumā tur Mihaģuks. Halvītos sāk ieskrien no solokuma pusapļa. Bet, nu, tur viņi sēdz šķiet, ka Kņūts. Tā kā diezai būs tā, ka Halvīto kāds palaidīs garām. Pie mums, protams, Treka Ričī. Tomēr tie garām Halvītos Kņūtam. Panasjuks. Atpakaļ Romero. Vēl viens centrējums. Sitiens Gisī virsū Krūmiņam. Labi iespēja Jūrmalai. Labi izspēlē šoreiz beidzot trāpīja uz kājas Romero solokumā gan partnerim. Ļoti daudz neprecīzi centrējumi. Pirms laika gan no Romero, gan Panasjuka. Tad precīzi tieši Gisī uz kājas un Kevins gan trāpīja virsū Krūmiņam. Atkal Romero, atkal Gisī. Nedaudz prauksts šoreiz. Bet, nu, krietni progresējis. Romero šajā kombinētā tieši centrējuma ziņā pārkāpums pret Vītolnieku. Ja pirmā puslaikā Jūrmās laiks sildījās Juanma, to viņš darīja joprojām, tad tēt arī Rīgas davai parādījušies pirmie rezervisti. Droši vien, jā, viens Rapiņš, par otru šobrīd neatpazīst. Bet droši vien, ka varētu būt Blankzies vai nedaudz par augstu, par garaugumā. Varbūt, ka pat kāds no aizsargiem Joksis, piemēram. Jā, arī varētu īstenībā būt viena no maiņām tāda, ka iet centra aizsargs, droši vien, ka Joksis, nomainot Vītolnieku un Kečānās uz labo flangu, uz kreiso flangu pāriet. Tas mans minējums būtu, ka varētu, piemēram, rīkoties Skrupskis, nu, pietiekami loģiski pēc tā, kas ir rezervē šobrīd. Savens. Pamazām kaut kuros jau soli pamatīgi sāk cepināt. Kārkliņš. Nepaturēs viņš bumbu un no Kārkliņa arī atstāja bumbu laukumu. Skrupskis, manuprāt, diezgan tā padalīs gājis ārā no savas tehniskās zonas. Ķēri gan pagaidām viņam neaizrāda. Piesaka tikmēr pirmo māju Aļiks Kārkliņš, tā kā droši vien, ka Juanmais laukumā. Nomainīt viņš varētu, nu, diezgan daudz variantu īstenībā, ko viņš varētu nomainīt. Juanmors spēlēt gan kā uzbrucējs, gan kā pussargs. Kā ziemā viņi vairāk iemēģināja flangā, bet, nu, kā sacīja Jūrmalnieki, tad kā sapēc ziemas laikā, ka tomēr viņi vairāk pozīciju, vairāk viņam atbilst tieši uzbrukumā, kur nav viņam tik daudz jāstrādā flangā aizsardzībā, ko viņš ļoti slinki darīja pārbaudas spēļu laikā. Čānos. Kļuškins pilnīgi viens laukuma centrā. Tālāk diagonāli Markevičam, tur klāt arī Borovskis. Savens laukumā, Savens iet garām, bet netiek. Netiek viņš garām Halvītavam. Borovskis, centrējums, Ziļs. Daudz par stipru, Markevičs panāk bumbu pie pašas līnijas. Halvītos vienkārši tālāk, bet pat precīzi nāca Gisī. Līdz viņā Kņūdu gan Gisī neiegūst bumbu. Tagad šeit tikai piecek māņu Kārkliņš, laikam pēc tam viņš paņēma no ķeres pieteikumu lapiņu. Vītolnieks. Juanma jau tieši tā, Juanma velk nost jaku, tā kā, ja laukumā, tā kā Jūrmalai ir 5 leģionāri laukumā šajā mačā, tad noteikti tiks mainīts viens no leģionāriem, bet es domāju, ka noteikti paliks laukumā Treka Riči un Gisī, no pārējiem, kuru varētu mēs, nu varbūt Bordonu īsti varbūt nedarēt pēc pozīcijas, bet Silva vai Romero abi divi pietiekami reāli kandidāti. Solē tik nomainīti.
Krūmiņš. Tālu piespēle Markevičam. Panasjuks uzvar divcīņā. Vēl viena divcīņa Zīs. Nu, manuprāt, tur īstenībā bija pārgāmas pret Halvītovu. Halvītovs arī par to aizrāda asistentam. Silva. Kluško. Bornons. Tomkevičs atstrādā Vītulnieku pozīcijā. Nu, būs Jūrmalai viena spēlē maiņa, šobrīd tikai viena. Vēl nedaudz laikam jāpagaida, nākamā pauze. Bet, nu, ķēri jau ir sagatavojis, ne tomēr būs tētamai spēlē maiņa. Lākumies 24. numurs Juanma. Nomaina viņš tomēr Gisīņš, laikam, nomaina. Jā, tieši tā, Kevins Gisī pamatīs laukumu, 23. numurs. Nu, teicu, ka viņu diez vai mainīs, bet tomēr tā notiks. Tas gan liels pārsteigums ir. Spēles 55. minūtē. FC Jūrmala komandas sastāvā. Gisī pirmajā spēlē Latvijas čempionātā palika bez vārdu gūma. Juanma savā debijā guva vārdus pret Jelgavu. Pārliecinoši realizēja 11 metru sodastienu. Aizzina viņš Iksenu uz nepareizo vārtu pusi. Kā arī, mājiņa tieši pozīciju Juanma droši ar Trekaričī 3 spēlēs tieši kā uzbrucēji. Vai. Centrējums. Labi, tur nospēlē Vītulnieks. Savens. Gluško. Kļuškins, atkal Borovskis, Zīs, nu, neveiksmi piespēle, Romero, Juanma, šī, ka pirmais pieskārs viņam varētu būt Mumbai, apkaļ Panasjukam, Romero aizmugurs tur nebija, paspēja Romero atgriezties līnijā kopā ar aizsargiem. Juanma maina malu, Gluško. Nu, Palmzāna sāk arī ātrāk spēlēt Jūrmalnieki. Uzņem tempu. Šī ātrajās piespēlēs izspēlēs Silva. Nu, domāju, ka tā bija piespēle drīzāk kaut kur vārtu priekšā uz cerībā, ka kaut kas kāds no spēlētājiem pilbos būmu vārtu priekšā, nu, virsū Krūmiņam. Paslēk pašā sākumā izcili iespēja bija Kārkliņam, glāba Labuts. Savens. Varētu uzsist, Savens arī sit, trāpa pa Halvītovu. Tomkevičs atpakaļ Vītulniekam. Atkal Tomkevičs. Mānīs gan jau malu, pagaidām vēl nē. Brodskas pirms tam prasīja bumbu, cēla rogu, viņu nepamanīja. Savens. Atkal Tomkevičs. Kārkliņš. Beidzot kāds uzņēmās iniciatīvu, Kārkliņš trāpa pretnieku, nu ne Savens, Tomkevičs negribēja ne centrēt, ne sist. Kļuškins. Zaudē bumbu Romero. No ātruma pamazām pieaug. Jo īpaši no Jūrmalas puses Juanma. Tālāk Trekaričī solokumā, viņš par kņūtu, Trekaričī apgriežas. Mēģina apsādna viņš bumbu. Spēlē 1-1. Pieslēdz viņš Juanmu. Romero, Limbaševs. Gluško, Silva labajā malā, pilnīgi viens. Sūlaukumā jau Silva, bloķēņu piespēli kņūts. Krīt Silva, bet pārkām tur nebija. Gluško, nu jau nedaudz ilgstoši. Jūrmala uzbruk. Ar nelieliem pārtraukumiem, iniciatīvu šķiet, ka pāriet Jūrmalas pusē. Trekaričī sit garām vārtiem. Stūrstiens trāpīja, viņš laikam kņūtam pa kāju, bet labi, viņš tur novāc no savu ceļa Markeviču. Skrūvskis ļoti neapmierināts to, kā komanda pēc minūtes spēlē. Koņaus gan arī, liek spēlē plašāk, vairāk liek uzsnāt bumbu nevis pašiem, iziet liekus pieskārienus Trekaričī.
Krūmiņš izgājienā, ar dūrēm izslim un bārpu Solovmu, Limbaševs, krīt Daniels un ir pārkāpums Savenam. Nu, Savens prasa par ko, bet, nu, bija tur, protams, izteikts pārkāpums, iegrod viņš mugurā, un Limbašev. Šis gan nav punkts, no kura varētu izst, bet, nu, centrējam pietiekami labu pozīciju. Paliek tikai pat ne pie centra apļa, pat tuvāk Solokuma paliek Silva, paliek vienīgais pie pusapļa. Pie centrā paliek Kluško būs, pirmā spēlē maiņa arī Rīgas Zaubojas, šeit tas ir Apiņš, kurš novalka treniņa jaku. Droši vien, ka tā arī ir loģiskākais variants, tas būtu. Trekaričī, Silva pie bumbas. Silva pārskrien, Trekaričī centrē, pat varbūt citus to stūri. Krūmiņš te galā ar šo piespēli, varbūt citienu. Mihaļs atpakaļ vienkārši labu tam atspēlē. Nu, redzēsim, kā mums atbildēs Rīgas Daugavpils, jau kādas 5 minūtes izteikti uzbruk Jūrmala. Nu, ja apmiņķēt laukumā varētu tik mainīt Zis. Lai gan arī īsmā šeit varētu notikt tāda maiņa, kas minēja, ka varētu nākt centra aizsargs, tad varētu arī īsmā mainīt Vītulnieku, piemēram. Vairāks Rokāts, Tomkevičs aizsardzībā, Zis vidējā līnijā, piespēles laukumā, bet aizmugura dziļam. Tur jau tālāk Labuts būtu pārkāps noliegums, varbūt būtu dabūjis sarkano, bet izglāba Labutu aizmugura. Tas nebija Zis, tas bija Markevičs, bet, nu, manuprāt, arī, ka bija aizmugura. No mana punkta gan nevarēja redzēt līniju, bet izskatījās vairāk, ka bija, nekā ka nebija tieši pēc spēlētāju kustībām. Bet, nu, izglāba pēc tam Labutu, īstenībā jau Labuts atklāt nogāza pretnieku, cenšoties glābt situāciju. Savens, krīt Savens, pārkāpums Bordonam, Broskis, Tomkevičs, atkal Broskis, krīt Broskis, nu visas labais flanks redzam, ka lietuviešiem, labais centrs pussargs Tomkevičs, krītās labās malas aizsargs Broskis, labās malas pussargs Markevičs. Izspēlēja īsi, ātri, Ziļs bloķēja sīdienu, paspēja Panas Juks, neiekrita īstenībā šo, lai teorētiski viņš iekrita, bet nu paspēja ieņemt atpakaļ pozīciju, gribēja uz izbrīnu paņemt Rīgas Daugavu. Jā, Venners apmiņšies laukumā, 20 gadus vecs uzbrucējs, kā minēja, pirmā sezona, viņam tikai virslīgā šī ir. Stostabu pa zemi, kas tur bija vai pārkāpums, vai arī bumba pat atstāja laukumu. Diez vai drīzāk vienkārši pārkāpums bija. Skatīsimies Zis. Tomēr Zis, jā, māja pa pozīciju, ka nekāds Rokāds pajām nebūs. Pagājušā spēlē ap 2 bija mainītām lomām, Apiņš sāk pamatstāvā, bet Zis šķiet, ka gāja uz maiņu. Pirms tam jau minēju, ka pirms tam spēlēja Apiņš Valmieras komandā, vienā no pirmās līgas favorītēm. Pats viņš ir Staisels futbola audzēknis. Werners Apiņš, numur 11. Broskis pilnīgi viens, spēlē gan viņš ar galvu. Kņūts. Krīt Romero, diezgan ātri nospēlēja Kļuškins. Pagaidām šajā spēlē tikai viens brīdinājums ir bijis, tas bija Ivanam Gluško. Nu, kāds stingrāks tiesnes varbūt arī šeit būtu iedevis brīdinājumu, bet, nu, īsti arī neprasa spēles gaita dinamika, jo pajām nav pārāk kas spēle, nevajag viņus vairāk varbūt satrisināt tieši brīdinājumu nevajadzīgiem. Sildās arī gan šeit, ka Kristofs Blanks ir Rīgas Daugavai. Jūrmalai 2 spēlētāji sildāsies, un tiem liekas, ka Grigorovs. Otrs var būt pa 3, ir viens vēl Šiļuks.
Trešo pēļu no attālu neredz, varētu būt, ka Brīškens. 64. minūtē ar zelta nokārtību tiek brīdināts FK Daugava Rīga komandas spēlētājs Gļeps Kļuškins. Tikai tomēr arī ir brīdinājums šajā epizodē Kļuškinam. Asi viņš nospēlēja. Sākumā nelikās, tad Direktorenko dos. Nu, te jau Ulimbāšais varētu varbūt nopelnīt kaut ko nespeciāli, bet, nu, diezgan sāpīgi nospēlēja Danils Lākuma izzaļā, turklāt noraka Rīgas Daugavai pretuzbrukumu. Uz zemes tā Kļuškins tas nav, Borovskis arī nē, tad varētu būt, ka Savens nebiedēšanas nestūs. Nu, Rīgas Daugavai rezervē ir, ja manīja, ka ir Vācsergs Ozols, aizsargs Slovičs, vēl viens aizsargs Joksis un uzbrucējs malējais pusargs Kristus Blanks. Nē, arī Savens tas nav. Tā kā nepamanīju, kurš tas bija tomēr. Kačānovs arī nē, Kņūts arī nē, Borovskis ir. Kurš mums paliek pāri, laikam, tikai Tomkevičs. Nē, Kārkliņš tomēr. Kārkliņš, jā. Pieklība Edgars jau ir pirmslaikā, viņš neko neliels svēnām turēt, ka viņš piezemējoties uzskrit uz rokas. Pieklība Edgars, es domāju, ka viņš turpinās spēli. Interesanti, ka abas komandas nākamās spēle virslīgā aizdīs tieši pret Daugavpils Daugava, turklāt izbraukumā. Vienkārši kalendāra juceka dēļ sanāk tāda situācija, ka nākamo kārtu virslīgā Rīgas Daugava būtībā izlēžo. Viņa aizdīja, jau būtībā aizdīja uz tās kārtas spēli, cīnoties pret Ventspili, tad Jūrmaliekiem gan nākamā spēle Daugavpilī pret Daugavu, savukārt Latvijas kausa izcīņā nākamdēļ. Abas komandas spēlēs. Rīgas Daugava šeit pats spēlēs arī finālā pret Skonto Kauguros. Savukārt Jūrmalieki viesosies Liepājā. Romero. Nu, nelielās pauzītes pieklusinājuši spēli. Redzēsim, vai atgūs Jūrmali to pašu tempu, ko bija uzņēmums pirms tam. Trekaričī pret Kņūtu. Mēģina tikt garām vēl vienam krīt, bet pārkāpumu nebija. Rāda Direktorenko. Markevičs tā jau labajā malā, tālāk Ziļam, atvainojas Savenam. Ziļas jau ir nomainīts. Gaida mums Rīgas Daugava, padeva atkal uzreiz, divus uzreiz jau, kuro reizi šajā mačā. Nē, vispirms nospēlē Apiņš. Pirmā iesaistīšanās viņam šajā spēlē. Arī jauniešos kā viņš pat netika spēlēts kā iespēlēts kā uzbrucējs, tad vismaz jau vairāk tādā pieaugušo līmenī pirmajā līgā viņš kļūst par izteiktu centru uzbrucēju. Potenciāls viņam pietiekami labs, bet, nu, virslīgas pirmajā sezonā, nu, varētu arī nebūt viņš vēl tik labs, lai būtu pamatstāv uzbrucējs uz mājiņu gājējs noteikti. To pašu īsumā varētu arī teikt pa Ziļu, jo, nu, nesatās, ka šobrīd īsti neredz tādu izteikt pamatstāvu centru uzbrucēju Rīgas Daugavai, ne Apiņš, ne Ziļas. Nu, nav pajām vēl tik stabili uz mājiņu ejot noteikti, bet kā pamatstāvu spēlētājs, nu, pajām neviens no otras tādu ļoti labi iespēju nav atstājis ziemas laikā. Vītolnieks. Kārkliņš, Tomkevičs, Kļuškins, labajā malā prasbūma Borovskis. Nu, rāda, ka bija roka, tā arī ir. Tā varētu būt brīdinājums, tā arī būs Panasjukam brīdinājums. Tā kā Jūrmala atkal vadībā zelta no kartīžu ziņā, Panasjukam Gluško abiem malējiem aizsargiem, kas varētu būt īstenībā problēma šajā puslaikā. Nu, mēs strādām būtu pareizā kāja, nav viņš kreilis, tad no šī punkta varētu arī mēģināt sist, bet, nu, šaubos, ka viņš to darīs. Drīzāk būs centrējums. Sieniņā šobrīd ir Ulimbāševs un Romero.
Rāda, ka Jūrmalē, kas... 68. minūtē zeltaino kartīti tiek brīdināts FC Jūrmala komandas spēlētājs Andrejs Panisiuks, numur 26. Un, ko jūs arī pasaka komandai, ka pilnīgi viens šobrīd Kārkliņš īstenībā pretī vārtiem varētu pat varbūt mēģināt Savēns uz viņu spēlēt. Kārkliņam turklāt tieši labā kāja ir sitamā. Viņš gan patēl no Savēna, lai varbūt mēģināt šo komandu izspēlēt. Tā arī nav. Kļuškins joprojām cīņa par bumbu, Gluškojas ir ārā. Pirmais būs Silva, tomēr Kārkliņš paspēja. Vēl viens centrējums Savenam. Krīt Savens, pendels nav. Savens ļoti dusmīgs, pēc šī 7. zinamīgs, varbūt pat bija pārkāpums, bet, neredot atkārtojumu grūti spriest. Vismaz krietni tuvāk nekā bija vienā citā epizodē šajā spēlē. Te jau varbūt pat bija pamats, jo konteksts noteikti bija, vai bija pārkāpums, tas ir labs jautājums vēl. Savens arī prasa Dievtrenko, kas nokrita pats. Молодец. Savādākās dieciņu Kļuškins arī Skrupskis viņam no malas saka, ka Gliebam jālec, ko viņš otro epizodu pēc kārtas neizdarīja. Pagaidām, ne otrai komandai netop spēlētāju maiņas, varbūt arī pietaupīs vēlākam laikam, bet, nav nevienai īstu siliņa. Tāda īstila kandidāti, ko pastiprināt, vienīgais, protams, ja Blanks pietiekami labā formā, lai nospēlētu 20 minūtes, tad Blanks ir izteikts favorīts uz iešanu laukumā, bet Jūrmalē īsti tādu pat neredzu. Izspēles laukumā. Krīt Huanma. Pārkāpumu arī šeit nav. Saka Direktorenko. Tikko teica, ka maiņas nav, tūlīt tieši būs maiņa Jūrmalē. Čeka Šiļuksies laukumā. Es domāju, ka varētu tik mainīts Panisiuks, kuram tieši arī brīdinājums. Varbūt, ka pat tas ir iemesls. Nē, tomēr nav. Tas Šiļuks, tas ir Arķums Loginos, kas ies laukumā. Tu, ka laikam pat Arķums ir gatavs uz 20 minūtēm šajā spēlē. Pagājušajā mačā viņa nebija pat pieteikumā. Tagad zāna situācija Jūrmalai. Pie mums, protams, Trekaričī. Tur krīt Mihaļuks, saskarējās, viņš, man liekas, pats ar savu spēlētāju ar Panasiuku laikam. Sadūrās abi divi, Panasiuks arī pieklibo. Nav šobrīd īstenībā neviena spēlētāja viņa pozīcijā, ne Silva, nekā cits nav viņa piesardzes. Nē, tomēr ir gan Romero aizsardzības centrā un Halvitovs ir malā. Sitom Kevičs pāri vārtiem. Ja Loginos iet laukumā, ko viņš varētu mainīt? Varētu varbūt mainīt Silvu. Loginos parasti tomēr šķiet, ka bija labās melas pussargs. Gan man liekas, ka viņš arī varēs spēlēt arī kreisajā malā, tā kā arī Romero pietiekami labs kandidāts ir uz maiņu. Viņš nomet bumbu Markevičam. Borovskis. Tomkevičs. Sulaukumā Markevičs sities, man liekas, ka trāpīja pa kāju. Tā nedomāju, gan tiesneši varbūt arī tik iesties. Tad gan spēlēja maiņu un mainīts tomēr tiek Lukas Trekaričī. Ne Romero, ne Silva. Arī droši vien, ka Trekaričī gluži kā varbūt Gesī nav vēl gatavs visai spēlē. Varētu gan, ka viņam bija veselības problēmas abiem diviem. Pagājušajā mačā viņi arī vēl nespēlēja. Viņi arī nebija pieteikti viņam bija, bet šas sezonai, bet nebija apmaksāts viņu ārzemnieku nodoklis. Iemesls, kāpēc gan es arī izdarīju, tāpēc, ka viņi labi bija gatavi spēlēt. Tagad, kad viņi gatavi uzreiz redzam, ka viņi dokumentiem viss ir kārtībā. Laikam būs vēl viens spēlētāja maiņa, un tas ir Briškens. Šķiet, ka Šiļuks tas nav. Kā droši vien, ka Briškens arī pagājušā spēlē gāja uz maiņu, viņš nomainīja Danielu Ulimbaševu.
Jā, un ja bija institīva iegūs Jūrmala, tad pēc tam vairākām pauzēm atkal spēli pilnībā līdzīgi, pat nedaudz bīstamāk ir Rīgas Daugava. Ļoti daudz situāciju no abiem flangiem, nav tādu punktu, no kurienes var sist, tikai centrējums izdarīt. Labus ietīs gainā, bet nedaudz par tālu bija piespēle. Par tālu arī, lai panāktu bumbu Tom Kevičs, viņš gan domāja, ka panāca. Ja būs trešā maiņa Jūrmalai, tā kā neko netaupa Koņevs, Ingmārs Andris Briškens bija šeit metas dublieris. Briškens uz Jūrmali pārgājis šķiet, ka pagājušajā vasarā nomainīts tiek Daniels Romero. Tā kā paliek laukumā Jūrmalē šķiet, ka tikai 3 leģionāri Silva, Juanma un Bordons. Nomainīts gan Gisī, gan Trekaričī. Spēles 75. minūtē maiņa FC Jūrmala komandas sastāvā. Laukumā stāja Hektor Daniel Romero, numur 17. Laukumā dodas Ingmārs Andris Briškēns, numur 19. Markevičs, netiet tomēr pie bumbas. Halvītos. Tālāk piespēles vēl nedaudz pa stipru Kņūts. Krūmiņš. Pamats darba bijis Krūmiņš šā puslaikā. Labutēm gan īpaši daudz arī nav bijis, izņemot to kārtiņu super iespēju uzlaik pašā sākumā. Saiburovskim, Tom Kevičs, Hapiņš par vāju piespēli. Silva, Briškens. Pret Kņūtu. Tālāk Silvam nedaudz neprecīzi. Savens. Koņozī saka Briškenam, bļauju, ka bija jāiet pašam, 1-1, nevis jāspēlē. Tālāk Silvam. Tālāk diagonāli Markevičam. Viņš pat Briškenu. Borovskis aizmugurē, viņam ar papēdi arī atspēlē. Uzreiz centrējums. Apsteidz Kārkliņš, bet garām vārtiem. Apsteidz viņš pēc tālās Taba Gluško. Labuts, manuprāt, būtu pilnīgi bezspēcīgs un vienīgais, ja Kārkliņš neuzsist tieši virsu, jo Labuts jau bija atkāpies un jau krita, gaidot sitienu. Nebūtu spējis viņš reaģēt, ja būtu gājis tālajā stūrī. Jūrmalē 3 spēlētāju maiņas ir. Rīgas Daugava vēl 2 ir rezervē. Sildās joprojām tur viens spēlētājs. Es domāju, ka pietiekami liela iespēja, ka šajā mačā Rīgas Daugava neizmantos visas spēlētāju maiņas. Jā, vien nebūs ļoti liela nepieciešamība. Ļoti ilgi tam Kēčs izpārbeidzot piespēlēs Apiņam un arī pārgāmas pret Werneru. Uzskrit viņam uz muguras Halvītos. Nu jau tribīnes īstenībā palikuši vēl pilnāks, tikai bijis pirmā puslaika vidū, nu jau varbūt kādi arī 200 cilvēki varētu būt. Kas pagājušajā sezonā Jūrmalē īstenībā nemaz tik bieži nebija. Savens. Jā, nu jau minēju, tieši Rīgas Daugavas problēma centru uzbrucēju, tad īsumā ļoti iespējams, ka varbūt drīzumā kāds jauns varētu arī parādīties, jau pavisam drīz apritēs 30 dienas, kas ir regulāri ierakstīts, kas ir vēl periods, kura laikā vēl ir iespējams kādu pieteikt no
izpildās atsevišķi noteikumi, piemēram, ka brīvais aģents noteiktā periodā kļuvis, kurās spēlēs, un, protams, tikai kā profesionālu līgumu parakstot. Vēl nesen vismaz Rīgas Daugavas treņos bija viens afrikāņu leģionārs, sagrāk spēlēja Somijā, vairāk gan bijis rotācijas spēlētājs, bet, pārvādas spēlēt, cik manī pēc pārtieku, ja godīgi neizties, ka viņš būtu labāks, kā Apiņš vai Zīs. Markevičs lokumā sitiens garām vārtiem. Varbūt prasies piespēlēs Apiņam, bet, tas ir, protams, pēc kājas visi gudri. Ne arī Markevičs īsumā zināja, ka Apiņš nospēlē šajā epizodē līdz galam. Izvēlējās mazāk riskanto variantu, bet daudz grūtāko. Joprojām pa nulēm, Rīgas Daugava joprojām nav gūs neviens vārds šajā sezonā. Arī Jūrmala no spēles nav iestusi. Kļuškins. Briškens. Loginovs labajā malā pagaidām bijis nedēļ pie bumbas. Vairāk Briškens ir saņēmis piespēles Krumiņš. Apiņš nedēļ līdz bumbai. Jau piespēle Juanmam. Juanma pret Broski, bet nav ātrums un ļoti neveiksmīgi piespēle. Kičānos. Ilgadējais Latvijas Latvijas spēlētājs, tāpat kā arī Mihaģuks. Mihaģuks pēdējo reizi tika saukts pagājušajā gada jūnijā, kad Sarkos bija pie stūres, pie Pahara viņš vairs netiek saukts. Kačānos Nīlas izskata daudz senāk, kopš skandāla, Ventspils skandāla. Lūk, Loginovs, bet tās nospēja par Kārkliņu. Vai būs brīdinājums? Ir brīdinājums tieši tā. Nē, vai tomēr nav brīdinājums, vienkārši parāda, ka bīstam spēle. Likās, ka izlūka Direktorenko zelta no kārtība, bet nē. Šoreiz pašēlēja Loginovs arī pirmā epizoda, viņam nebija arī tik rūpi. Neizstās, ka Skrupskis varētu izdarīt otro spēlētāju maiņu, pagaidām joprojām tur sildās viens no spēlētājiem. Mans minējums, ka Kristaps Blanks. Kārkliņš centrē. Labutam virsū neaizsniedās neviens līdz bumbai. Atjūt bumbu spēlē Labuts. Juanma. Krīt Bordons. Kļuškinam viens brīdinājums jau ir, tā kā arī nedaudz uzmanīgāk viņam ir jāspēlē. Jūrmalē pa kārtītē ir Kluško un Panesjukam. Tas, ka cietis nedaudz ir. Bordons. Panesjukam kreisajā malā, viņš pret Markeviču. Markeviču izklipienā spēlē. Āstāja bumbu laukumu. Pagaidām es vēl uz to, ka šī spēle arī beigsies pa nulēm. Vēl nedaudz laika ir pamat laikā, bet ne pārāk daudz. Un pēc momentiem, pēc momentu skaita paredzēt to trūkumu varētu arī, domājams, ka vairāk. Pa vieniem vārtiem noteikti vairāk šajā spēlē nebūs. Piemēram, nesajās, būs vieni vārti Savens. Tiek viņš garām Bordonam. Te bija pārkāpums. Arī fiksēto Direktorenko. Tā kā centrējums nāca neprecīzi, tad pārkāpuma dēļ tieši Direktorenko vienkārši nospēlēja priekšrocību. Tā ir nosilpa. Pilnīgi pareizs lēmums. Koņos Klietskom nelē savācis. Tātad, ka līdz spēlē ātri, Borovskis spēlē uz slokumu vidu, bet virsū jūrmalniekiem. Limbaševs, Silva, spēlē Siediņu, bet tā izsit Silva. Es apstāju, ka Kņūts nomēr nebūs pieredzējušos Kačāno un Savenu
savos kņūtam šeit 18 gadi varētu būt vēl nepilni 19, viņam liekas vēl nav apritējuši. Nākam Broskam īsti izspēlēt, visi nosakti. Broskis. Kļuškina no aizmugurs pārējā presingā Juanma, Vītolnieks. To vicās, ka Rāvis nospēlēs visu maču. Viņš šā spēlē pietiekami labi spēlē. Nav arī tik liels pieejams šajā spēlē uz viņu, kā to izdarīja Spartaks. Un brīdinājums Jurmalai Gluško, tas ir jau, un otrā dziesmā kārtīt Ivanam Gluško, kā Jurmalas spēles pašām beigām paliek mazākumā. Tomēr nopelni otro brīdinājumu Ivans, jau trešā sarkanā kārtīt šajā sezonā, vispār kopumā virslīgā. Pirmās divas bija tieši Rīgas Daugavas spēlētāji, kā visi mači Rīgas Daugavas spēlīšanas pēdējām beigšās sarkano kārtīti, toreiz nopelnīja Kučis par 2 brīdinājumiem, kā arī Ahmeds Abultofiks no Ventspils par upi spēli pret Ediju Jokstu. Beigās Ahmedam patika 3 spēļu diskvalifikācija. Paliek Jurmala bez labās malas aizsarga, kurš šajā pozīcijā spēlēs, vai tiešām Silva, drīzāk jau Kologinovs. Es jums neuzticētu Silvam šo pozīciju. 85. minūtē ar otru dzeltu nokārtīti un līdz ar to sarkano norādīju no laukuma tiek FC Jurmala komandas spēlētājs Ivans Gluško numur 6. Bordons pretuzbrukumā. Diezgan daudz īsumā Jurmalai spēlētāji pretuzbrukumā. Turpat arī Briškens, Ulimbaševs. Ulimbaševam arī piespēle, bet par stipru un neprecīzi. Silva. Sulokumā Juanmam. Juanma gan neiet uz vārtiem. Sitiens. Trāpa par roku un ir pendela. Jurmala mazākumā nopelna pendela, trāpa par roku. Bumba šķiet Kņūtam. Ir arī brīdinājums. Jā, tas ir Kārlis Kņūts, kurš apturēja bumbu ar roku. Pēc, kas uz šeit Juanmam liekas, ka sita, kurš izpildīts pendeli. Pirmo pendeli iepriekšējā spēlē izpildīja Juanma, kurš sitīs tagad. Juanma pats arī laikam, kas sitīs. Juanma pret Jānu Krūmiņu. Lieliski iespēja Jurmalai gūt vārtus. Viņš sit un trāpa augšējā stūrī 1-0 Jurmalas labā. Jurmala tikko nokļūst mazākumā. Ļoti iespējams, ka izrauja uzvaru Juanmam otrie vārti sezonā, otrie vārti Latvijas čempionātā, un tā kā viņš izlīdzina, var teikt, ir Kozlovam pareizi, Kozlovam 3 vārti, 2 vārti bija Ahmedam Abdultofikam, bet Juanmam abi vārti no 11 metru atzīmes, un Jurmala iespējams izrauja uzvaru. Nu, tagad gan būs, laikam, spēlētāja maiņa, varētu būt Rīgas Daugavai. Kaut kas Krupskim ir jādara. Tikai jātājums, vai viņam ir spētē, ar ko to darīt. Pagaidām tomēr spēlētāja maiņas vēl nav. Varbūt arī, ka nekā nebūs. 7. minūtē vārtus no 11 metru soda sitienu guva Juan Manuel Hernandez Sančes, numur 24. Rīgas Daugavai palikuši kopā pielikto laiku, varētu būt kādas 5 minūtes šajā spēlē, nedaudz vairāk. Būs brīdinājums. Kam būs brīdinājums? Juanmam par runāšanu. Ko teiks Direktorenko? Vai varbūt nebūs brīdinājumi? Tomēr laikam nebūs gan. Iztiks ar mutisku brīdinājumu šoreiz. Kačānos. Sāvens. Nesit joprojām. Borovskis labajā malā. Kļuškins. Beidzot centrējums. FK Daugava Rīga komandas spēlētājs kā... Te varētu būt kaut kas daudz rūpjāks. Kļuškinam jau viens brīdinājums jau ir, un te noteikti būs, manuprāt, otrais. Nu, ļoti tās epizode. Nu, ko teiks Direktorenko? Nu, es nebiju tik tuvu, kā viņš izstāst par brīdinājumu Kļuškinam. Kļuškins acīm redzam atriebās par pārkāpumu pret viņu. Asi pret viņu nospēlē, bet laikam tomēr vadījums neko nedos. Nu, jau godīgi Kļuškins nespēlēja bumbā, viņš spēlēja tīri cilvēkā, pat laikam pažēlos Gļebu. Gļebs joprojām turas pie vaiga, bija pārgāmas pret viņu, pēc tam viņš atriebās, bet bez brīdinājuma. Tomēr tāla piespēle, ka Čaunavam aiz muguras.
Tur viņam skan Juanma. Ulimbaševs, Silva. Atpakaļ Loganam, tieši viņš šajā Gluško pozīcijā spēlē. Aizsardzības malā diagonāli Briškenam. Pēc jau Tomkevičs. Pēdējiem spēkiem Rīgas Daugavietu uzbrukumā. Tomkevičs, Borovskis. Sagaida partnerus, lai varētu izdarīt centrējumu. Kļuškins. Āplens Rīgas Daugavas uzlaukumu, bet pagaidām netiek piespējas centrēt. Atkal Borovskis. Un beidzot jāsako centrējumu, pagaidām nekā nav. Savens. Borovskim solaukumā, Borovskis gar vārtiem. Halvītovs visas bumba ārpus solaukumu, būs stūrstiens. Lieliem spēkiem jāiet Rīgas Daugaviešu, ka neviens jūrmalnieks nepaliks ārpus solaukumu. Arī Kačānovs iet uz solaukumu, visi ļoti tuvu. Vītulnieks vai pusapļēri, kur ies Kačānovs, laikam, ka ies iekšā. Pie bumbas Savens. Pilns solokumu gan ar rīdzniekiem, gan jūrmalniekiem. Stūvo stabo. Kačānovs. Īsti bumba jūrmalnieki Juanma. Brīškens būs pirmais, ne tomēr Vītulnieks. Atpakaļ Krūmiņam. No Rīgas Daugavu izmisīgi painām mēģina atspēlēties. Paisam jau pēdējās iespējas 3 minūtes tiks pieliktas, ķērēja arī uzlicis ir uz tablo. Trīnieciņu Savens. Krīt, bet pārkāpums nebija. 3 minūtes. Nu vienkārši šeit bumba tālāk Bordons. Neko vairāk citu arī šobrīd nevajag darīt. Atstās jūrmalnieki. Priekšā viens pats Juanma ir. Tālāk piespēle. Kņūts pat devies uz priekšu. Nē, tas bija Apniņš pareizi. Kņūts te pat aizsardzības centrā ir. Tā kā nav gājis uz priekšu, bet tur bija pārkāpums no Rīgas Daugavas. Kņūts gaisā. Apiņš. Iegrūž Apiņu mugurā, bet pārkāpumu nefiksē šoreiz. Silva. Tomkevičs netiek līdz bumbai. Panasjuks. Borovskis. Beidzot bumba ir uz zemes. Markevičs. Halvītovs izklupējā netiek līdz bumbai. Piespēlga vārtiem Kārkliņš. Lieliski iespēja Kārkliņš bloķē sitienu Loginos. Glābi Artams komandu no vārtu. Iespējams vārtu zaudējumu. Lieliski pozīcija bija Kārkliņam. Īsti nevarēja piefiksēt, vai būtu gājis bumbu vārtos, bet lieliski iespēja Edgaram bija. Stūšens Kārkliņš pie bumbas. Centrējums Stostabu. Atkal Kārkliņš. Ietiņš garām. Un piespēle pilnīgi nekam. Jau pretbrukums Krūmiņš. Pirmais pie bumbas vai tomēr Juanma, tomēr Krūmiņš. Ļoti tuvu Jūrmala pirmajā uzvarē šajā sezonā. Un Rīgas Daugava otrajām zaudējumam šajā sezonā. Nu, nākamajā spēlē vēl divām mums pret Daugavu, pret kurām varētu būt abas komandas favorītas nominālās. Vismaz Jūrmala noteikti, Rīgas Daugava varētu arī būt favorīti neliela. Kļuškins. Labajā malā Markevičs. Piespēle Kārkliņam. Savens. Savens, sitiens bloķēts. Labus netiek līdz bumbai. Akrobātisks sitiens un 1-1! Izglābis Rīgas Daugava. Tāds Markevičs izglābi no zaudējumu visticamāk. Kas par spēles galotni it kā jau likās, ka izglābās šajā momentā Jūrmala. Labus netika līdz bumbai, bet īsta bumba ārpus sulaukuma. Tā palika Rīgas Daugavai, bet beigās tomēr akrobātisks sitiens atpakaļ. Un Markevičs pielaboja bumbu no 1 metra attāluma, varbūt nedaudz tuvāk. 1-1 Labuts vienkārši šokā. Nu, kas mums par galotnīti bija? Teica, ka nebūs šajā spēlē vairāk par 1 vārtiem. Sanāca pat 2 beigās. Arī tādam Markevičam pirmā vārta Latvijas čempionātā. Pirms tam viņš spēlēs visu sezonu, liekas, kā Kranas. Un šī spēle arī beigusies. Apsveicam Rīgas Daugavu izcīnīt vismaz izcīnīt 1 punktu. Un spēle ir noslēgusies. Apsveicam arī Jūrmalu pirmo punktu sezonā, bet nu droši vien, ka Jūrmalē nebūs pārāk apmierināti pa vārtiem. Juanmam un tādam Markevičam 1-1 šajā mačā. Jūrmalē nokar galvas, saķer galvas un dodās uz ģērtēm. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Jau pavisam drīz sāksies spēle Daugavpilī, Daugavpils pret Liepāju. Paldies par uzmanību.
Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV.